Labvakar, draugi! Paldies, ka tik laicīgi pievienojāties. Mums vēl ir laiks. Notestējiet sistēmu, viss strādā. Ja jūs mani redzat, ja jūs mani dzirdat, tur jābūt apakšā čata podziņai. Tur kaut kur, draugi, ir jābūt apakšā čatam. Jūs varat iečetot, ka viss kārtībā. Anna, Miķelis, Gunters, Pēters. Iečetojiet, lūdzu, ka jūs mani dzirdat. Redzam, dzirdam, lieliski, maleči. Super, super, super. Laiks mums ir, droši vēl dzeram tēju, atpūšamies, sākam precīzi 7. Super, maleči. Čau, Andrej, par tevi mēs tieši runājām ar kolēģiem lieliski. Iečeto lūdzu, vai tu mani dzirdi un redzi. Andrej, ja tas esi tu, ja tu esi tas Andrejs. Super, super, super. Ļoti labi. Mēs pagaidām atpūšamies. Oficiālā daļa sākas 7. Mēs pagaidām iejūtamies, pagaidām mēs gaidām arī mūsu cienījumos lektorus. Tā kā vēl dzeram tēju, baudam vakaru. Vai ne? Andrej, es tevi redzu čata versijā. Tad, kad pienāks brīdis, es tevi promotēšu uz ekrānu. Tāds ir tas koncepts, kad pagaidām tu atrodies tur, un tad, kad tev būs komentāri, tad vienā brīdī es tev pārcelšu sev blakus, tad mēs būsim kopā šeit. Okay? Forši. Cool. Nu jā, tad lieliski, ka viss tehniski strādā. Šo pašu var skatīties arī no mobilā telefona reizēm, kad mēs kaut kur braucam vai Krētā, kolosāli, Andrejs no Krētas. Tā, mums ir pirmais lektors Marita. Tā, čau, Marita. Sveiki. Tā, mēs tevi redzam, mēs tevi dzirdam, lieliski. Tā kā viss notiek. Viss kārtībā. Jā, kopā mēs esam šajā formātā kā 25. Manuprāt, lielisks tāds cipars, lai mēs varētu tādā draudzīgā tādā ģimenes lokā runāt par biznesu, runāt par svarīgām lietām. Sveiki, Līga, sveiki, Pēteri. Iečetojiet, vai jūs mani dzirdat, vai redzat, vai viss ir kārtībā. Jā, viss notiek, viss kārtībā. Forši. Tā. Labvakar. Mēs gaidām vēl mūsu cienījumos lektorus, tā kā mums ir arī viesi no ārzemēm, Andrejs ir no Krētas un meitene no Vācijas, no visas pasaules mēs esam pieslēgušies, lai pirmkārt pavadītu lieliski ceturtdienas vakaru, manuprāt, Marita, vai ne? Galvenais uzstāsts lieliskā veidā pavadīt ceturtdienas vakaru. Saturīgi. Saturīgi. Skatot, kur mūsu cienījumie lektori palikuši. Uztankojas ar ūdeni. Aha. Labi. Roberta, labvakar, Roberta. Roberta, apakšā ir čats, var iečetot, lai viss ir kārtībā, un kad tu dzirdi, kad tu redzi, ka viss notiek, jūties lieliski.
Tā, reku Hella, lieliski. Hellu mēs aicinām ciemos. Čau! Čau! Prieks tevi redzēt. Mēs neteiksim, ka mēs jau tikāmies, jebkurā gadījumā prieks tevi vēlreiz redzēt. Prieks satikties, jā. Lūk. Tā. Es pastāstīšu, kas man aizmugurē. Man aizmugurē ir mans naudas spods. Tiem, draugi, tiem, kam interesē, kas tas tāds mans naudas spods, tur kaut kādām, nezinu, cik daudzām valstīm ir sagrāts monētiņas. Tā kā, ja jūs braucat kaut kur, Andrej, tev ir jāatved man lūdzu no savas krētas kaut kādu tādu monētiņu, bet neved to tās melnās, ne tās spīdīgās, ok? Tā, Mārtiņš nāk mums ciemos. Ieva mums nāk ciemos. Tā, čau, Mārtiņ. Čau. Čau. Tā, Ieva nāk ciemos. Labi. Tā, mēs jau gandrīz esam. Sanda, labvakar, Sanda. Kā jūties? Apakšā ir čats, to iečutot, ka viss kārtībā. Jā. Vai kur Andrejs mums sūta visiem arī sveiciens no turienes. No turienes. Marita. Tā, pagadi, jā, pareizi. Vai. Marita mums, tā esi tu šeit. Labi, mums Vilmu vajag vēl. Jā, draugi, mēs sākam precīzi 7, tā kā mums ir vēl 10 minūtes laika, jūs droši drīkstat vēl iedzert tēju. Un, Okay. Mums visi Mārtiņš arī? Tā, Vilma. Okay. Es arī dodos pēc tējas. Labi. Tā, es visiem izslēdzu skaļi. Mums nav jādzird. Tā. Jā. Tā, nu, mēs tevi gaidām. Visi citi ir sanākuši mums tagad, jā. Es aizsūtīšu. Labi, jā. Nevis caur pirmo, bet caur otro. Nevis caur pirmo, bet caur otro. Tur ir 2. Nē, uz 18:45. Jā, tas otrs. Bet, nu, ko es te, laikam, jā, tas otrs. Jā. Gaidām.
Tā mums ir birojs pieslēdzies. Man ir redz kāds, tas ir labi. Draugi, jā, Marita, tev ir, kamēr mēs taisām tēju, es izslēdzu fona skaņas. Jā, tev ir, es vienkārši pagaidām arī nolieku. Un mums vēl ir vēl 5 minūtes laika. Es gribu Vilmu atrast. Re, kur ir Vilma? Lieliski, lieliski, lieliski. Tā, Vilma. Čau! Tik klāt. Lieliski, lieliski. Nu tā. Viņiem ir noslēgtas skaņas, man ne. Jā, varētu. Tev ir pieejams. Tā, mūs tagad starp citu dzird tagad visā pasaulē, arī Vācijā, un pamazām mēs pamazām tuvojamies. Visi mūs var redzēt, visi mūs var dzirdēt. Arī tie, kas ir čata versijā. Ja? Tā kā pamazām tad slēdzu apakaļ skaņu. Ieva, Vilma, tā kā sagaidīsim Hellu, Mārtiņu, un pēc 5 minūtēm arī sāksim. Kamēr mēs gaidām pārējos, draugi, tiešām prieks, ka atnācāt, prieks, ka atnācāt šajā lieliskajā ceturtdienā, un mēs pacentīsimies, lai šis vakars mums būtu īpašs gan pozitīvām emocijām, gan arī praktiskām lietām iepildīts. Un būs interesantas prezentācijas, es jau jūtu, un es zinu, ka būs par ko padomāt, es zinu, ka būs varbūt atklājumi vismaz šajā vakarā, un noteikti es zinu, ka būs atklājumi tajās 6 nodarbībās, kuras mēs pēc tam darīsim ar jums, draugi, tādā praktiskā līmenī, jo šī nodarbība būs, savā ziņā atšķirīga. Šeit mēs iepazīsimies ar konceptu, iepazīsimies viens ar otru, un tad sekos apmācību sēriju, 6 nodarbības, kurās mēs darīsim ļoti konkrētas lietas, kas palīdzēs uzlabot jūsu biznesu, kas palīdzēs sasniegt vairāk, nopelnīt vairāk. Un tāds ir tas mūsu mērķis. Lūk. Tā. Tie, kas ir čata versijā, tie ir čata versijā, draugi. Ja es jūs neesmu uzaicinājis ekrānā, tad jūs varat tikai dzirdēt un redzēt mūs. Tā kā nesatraucieties, ja jūs sēžat siltās čībās vai ar treniņbiksēs, tas nekas, mēs jūs neredzam. Turpināt darīt to, ko jūs darat. Jūs redzat mūs un jūs dzirdat mūs. Un man ir iespēja jūs uzaicināt, bet tad mēs saskaņojam, vai jūs gribat nākt. Un noteikti, tad, kad mēs taisīsim praktiskās nodarbības, jums būs iespēja, un es aicināšu jūs pievienoties diskusijās, mēs spēlēsim lomu spēli, darbosimies, kas būs tāds ļoti praktisks formāts. Jā, tā ir. Es jūs redzu, jūs mani redzat, un jūs te savā nodarbā varat čatot, jums ir sava pasaulīte. Jā, draugi, varbūt jums ir sakāms jau kaut kas augšā. Jau vai viss kārtībā? Jā, es te mēģinu uzrakstīt čatā labvakar, un ka es gan visus redzu.
tu redzi mūs, bet to čatu tu 19 cilvēku droši vien neredzi. Vai tu redzi tev kaut kāds īpašs? Nē, to es neredzu. Tā kā tā. Jā, forši. Manuprāt, šis unikāls vispār pasākums visā tīkla mārketinga vēsturē, manuprāt. Mums tas ir, var teikt, izdevies apvienot dažādas, ziniet, tā kā austrumu cīņās ir šī dažādie kung fu un kādi tik tur un viens par otru ir gudrāki un labāki, tad šeit ir tā vieta, ka mēs sanākam kopā un vienkārši piedalāmies, padalāmies, dalamies pieredzē. Tāds ir tas mērķis, vai ne, Mārtiņa? Vai ir? Manuprāt, doma ir ļoti laba, jo galu galā mums ir, ja mēs tā paskatāmies, kas tad ir Latvijā, kādas tās iespējas ir, ja? Mēs esam izpārdevuši visus lielos uzņēmumus, ja, un paši palikuši pa tirzniecību arī, un paši palikuši uz algotiem darbiem un maziem pakalpojumiem, ja, tāpēc, teiksim, tīkla mārketings ir tas, kur tās ambīcijas var izpaust pilna pa 100%, pilnā mērā. Jā, redz, tad, draugi, pamazām tuvojās pulkstens, tas zīmīgais datums, zīmīgais pulkstens, zīmīgais laiks, tad oficiāli paziņoja, ka pasākums ir sācies. Paldies vēlreiz, draugi, ka pievienojāties, maleči. Šis ir unikāls pasākums ar to, ka mēs esam sanākuši kopā dažādu biznesa, viena biznesa dažādi piegājieni. Un es savukārt no savas puses esmu neatkarīgais vērotājs, sauksim tā. Man ir savas lietas, man ir sava profesija, esmu biznesa treneris un pārdošanas konsultants. Un šīs lietas ir manas vērtības, manas prioritātes, un es neatbalstu, varbūt neizceļu nevienu šobrīd no draugiem no jums kā vērtīgāku vai kā savādāku. Jūs man visi patīkat. Sāksim ar to, ka jūs man visi patīkat, un tur ir vairāk iemesli, kāpēc. Un par tiem mēs arī tad parunāsim. Principā varam jau arī sākt runāt, kāpēc jūs man patīkat. Tātad, kas no praktiskā viedokļa mēs tiekamies šodien, un mēs tiekamies vēl 6 nodarbības pēc tam. Šodien mēs iepazīstamies, šodien mēs draudzējamies, šodien mēs smaidām, daudz pozitīvu emociju, interesantu ideju, varbūt viedokļu, atbildes uz jautājumiem un tā tālāk. Un pēc tam 6 nodarbības mācamies, apgūstam noteiktas prasmes, lai jūsu dzīve būtu vieglāk. Es pagājušais citās nodarbībās rādīju savu vizītkarti. Man ir svarīgi, draugi, lai jums izdotos. Joprojām tas pats koncepts, tas pats mērķis. Man ir svarīgi, lai jums izdotos, lai jums būtu dzīve vieglāka. Un man ir konkrēti instrumenti, kā to var izdarīt. Un tas būs tas, ko mēs darīsim 6 turpmākās nodarbības. Gan būvēsim sistēmu kā tādu, gan slīpēsim konkrētas prasmes, un tas viss kopā palīdzēs jums dzīvot labāk, pelnīt vairāk. Tāds ir mans mērķis. Izklausās ticami. Lieliski. Es tad ķeros klāt prezentācijai. Draugi, vai jūs redzat ekrānu šobrīd? Redzam. Ļoti labi. Tad oficiālā daļa tad ir sākusies ceļš uz finansiālo brīvību, jeb tīkla mārketinga iespējas. Un mēs visi gribam būt finansiāli brīvi, un patiesībā tīkla mārketings ir viena no iespējām, viens no tādiem resursiem, ar kuriem mēs varam strādāt un darīt to, ko mēs darām. Lūk, kāpēc ir šis projekts? Es ilgi domāju, kā tad savienot šo ideju par tīkla mārketingu tādā praktiskā konceptā. Un tad es atradu, draugi, kad es taču varu uzaicināt 6 līderus kopā un pateikt, draugi, man jums ir kaut kas interesants, varbūt strādājam kopā un paskaties, tas ir noticis.
Tā ir lieliski iespēja strādāt kopā, šķietam nosacīt konkurentiem, bet apvienot zem kaut kādas citas idejas. Vēl kāpēc? Tāpēc, ka ikdienā man sanāk ļoti daudz saskarties ar cilvēkiem, kas ir savā ziņā izmisumā, kas nevar atrast, iespēju, kā nopelnīt. Viņi meklē resursus un viņi neredz to izēju no tās situācijas. Tad viens no šādiem ceļiem, viena no iespējām ir tiešām tīkla mārketings. Un mēs izrunāsim, kāpēc, un mēs izrunāsim, ko tas nozīmē un kādā veidā kā to ēd un kā tas var palīdzēt uzlabot biznesu, vai palīdzēt uzlabot dzīvi. Sociāli atbildīgs projekts no manas puses parādīt cilvēkiem, ka šis ir veids, kā var uzlabot savu dzīvi un padarīt dzīvi gaišāku. Nākamais solis, ka tā ir sociāli atbildīga ideja. Otrs, man ir svarīgi vienreiz varbūt pielikt punktu tām diskusijām par to briesmīgo tīkla mārketingu. Vai tu dzirdējusi stāstus par briesmīgo tīkla mārketingu? Nē, kāpēc tā būtu briesmīgi? Tu neesi dzirdējis, neviens tur nav kaut kur tevi jaucis ar kaut kādām tādām mistiskām, schēmām un vēl kaut ko, vai tu jau esi to izkarojis, to savu brendu, tā, ka tev vairs pozicionē savu. Tās dzīvaiņas slimības ir izslimotas. Ir izslimotas, lieliski. Starpība, protams. Jā, un ziniet, mana pārliecība, ja tavā gadījumā ir izslimots, tad lielai daļai sabiedrības joprojām ir šāds priekšstats par tīkla mārketingu. Un manuprāt, tas nav gluži pareizi. Ja atceramies tur, es neatceros Eirovīzijā, kā to sauc, to Conchita, jā? It kā forši dzied, vai ne? It kā forši dzied, bet īsti nevar saprast, kas tas tāds ir. Un ļoti bieži. Tas ir tas, kā cilvēki uztver tīkla mārketingu. Piedošana. Tagad es izdomāju, ka es palaidīšu Facebookā, draugi. Man pēkšņi ienāca prātā, ka šito taču var palaist Facebookā. un tāpēc mēs palaižam šito briesmīgo Conchitu Facebookā, ja kāds mūs redz, lai... Mums pirmais katrs būs tev. Lieliski, tad Conchita, go live, Conchita. Labi, un kamēr Conchita lādējās, jūs varat paskatīties Facebookā, vai tiešām es turpināšu savu stāstu. Mārtiņ, kā tev liekas, no kurienes aug kājas? No kurienes tā āža kājas rodas? Man prasi? Jā, tev. Es domāju, ka no sabiedrības uzskatiem mēs esam tā audzināti, mums tā izglīto vecāki, mums to iedod. Un mums ieliek kaut kādos rāmīšos un tajos mums tur. Tad mums pašiem atliek pieņemt lēmumu, rāpties no viņa laukā un meklēt citu ceļu. Un paši sākam meklēt literatūru, mainam sabiedrību, kurā apgrozamies, un tad arī mēs arī saprotam, kad mūsu kompānijai, kur es pārstāvu, mūsu treneris ir Eriks Voreu, viņam ir ļoti labs sauklis, tad viņš saka, ka tas ir stone cold fakts, tātad akmenī iecirsts fakts, kad tīkla mārketings ir labāks ceļš. Viņš nesaka, ka tas ir labākais ceļš, bet tas ir labāks ceļš par visiem klasiskajiem. Vai jūs dzirdējāt, ka man zvana kāds pie durvīm? Ieraudzīja āža kāju tavā live. Jāsaka, neveikli citāds, man šobrīd zvana kāds pie durvīm, un es šobrīd turpinu stāstu par āža kāju. Un esam Facebookā tiešraidē. Esam tiešraidē Facebook, tāpēc es neiešu pie durvīm un neskatīšos, kas tur ir. Lūk, tā kā mūsu kopējais uzdevums ir parādīt sabiedrībai, ka Conchita nemaz nav tik briesmīga, vai ne?
ka tā nav Končita. Un šī nav Končita, bet principā tīkla marketings ir forša padarīšana. Eiropa mūs sapratīs. Eiropa mūs sapratīs, un tīkla marketings ir lielisks resurs un domājam pozitīvi. Ejam uz priekšu. Un vēl viens tātad, kāpēc ir šis projekts kā tāds? Projekts kā tāds ir tiešām, lai parādītu cilvēkiem, ka tīkla marketings ir iespēja un nav jābaidās, un tās āža kājas ir izdomātas, un tas ir tas, kā mēs varam padarīt savu dzīvi labāku, un arī vienalga, kur tu esi, vai tu atrodies mazpilsētā, vai tu esi bērnu kopšanas atvaļinājumā, tīkla marketings ir lielisks resurs. Ja tu to dari pareizi, tas ir viegli, ja tu to dari pareizi, un es parādīšu, kā to darīt viegli, praktiski, lai tas izdodas. Man ir svarīgi, draugi, lai jums izdodas. Un šīs ir tās spuldzītes, kas ir uz katra stūra. Viņas ir apkārt. Mēs tikai neredzam un nepamanām, un varbūt pat negribam redzēt. Bet tās ir iespējas, un tādu ir daudz. Mums tikai jābūt gataviem un jātiek prom no tām, nezinu, āža kājām. Kamēr mēs redzam āža kājas, tikmēr mēs neredzam spuldzīti. Kāpēc vēl mēs esam šeit? Es jums parādīšu sistēmu, kas palīdz, kas atvieglo dzīvi. Es sākumā arī Facebookā rakstīju, vai gribat izdarīt tā, lai klienti paši nāk, vai gribat sēdēt mājās siltās čībās un uzskaitīt ienākumus. Ja jūs to gribat, tā ir sistēma, ko es jums palīdzējuši izveidot. Jo šajā digitālajā laikmetā, šajā internetu vidē nekas nav vieglākā izveidot tādu interneta konceptu, kas nes peļņu, ja tu to dari pareizi. Un tas, ka mēs esam šeit, ir viens lielisks piemērs, kā var sapulcināt cilvēkus un kā viņiem var pastāstīt kaut kādu konkrētu ideju, vai ne? Un tā tas notiek, un tāds ir tas mūsu mērķis. Šī ir tā schēma, kuru mēs apgūsim, šī ir tā schēma, ko mēs apgūsim pēc tam turpmākajās 6 nodarbībās ar ļoti praktiskām lietām, ar saukli, lai klienti paši nāk. Tas ir tas, ko var izdarīt, un tas ir tas, ko es arī jums iedošu pēc tam. Lai jūs apgūtu prasmes, lai jūs varētu izcept maizi savā konceptā, savu maizi, lai maize jums vienmēr ir uz galda. Lai jūs neesat atkarīgi no kāda cita, lai jūs vienmēr varat izcept paši, un tā, man liekas, lielākā vērtība. Lūk. Lai būtu jums vienmēr dzīvi, lai jums vienmēr būtu tāda kastīte, kur jūs varat paņemt naudu. Un tā ir tā, ka jūs to varat izdarīt, un es parādīšu, kā to var izdarīt mūsu turpmākās nodarbībās. Atzīšos, es neko daudz nezinu par tīklu mārketingu, un droši vien arī, es neteikšu, nekad neuzzināšu, tas būtu tā nepareizi teikt, es noteikti šodien uzzināšu ļoti daudz, bet pavisam vienkārši, lai mēs saprastu, ko tad tas nozīmē. Šis sarkanais vīriņš, pieņemsim, draugi, jūs redzat sarkano vīriņu? Vai tu redzi sarkano vīriņu? Lieliski. Un iedomājies, ka sarkanais vīriņš ir uzražojis kosmētiku. Viņš ir lielisks meistars, viņš uzrado priežu čiekuru kaut kādu kosmētiku. Un tad viņš izdomā, ko es ar to kosmētiku darīšu. Varbūt es mēģināšu sarunāt ar lielveikalu, lai lielveikals paņem to manu kosmētiku. Un lielveikals pasaka, nē, draudziņ, tev mums ir jādod 90% no savas peļņas un tā tālāk. Es tagad drusku pārspīlēju, bet tas cilvēks ar to kosmētiku saprot, ka viņam nav kur likt to tagad šajā brīdī to kosmētiku. Un tad viņš atrod Zani, šī zilā meitene ir Zana, Jūris, Inese, un atrod cilvēkus, kas ar mieru paņem šo kosmētiku, aiziet pie kaimiņiem, piezvanīt pie durvīm un pateikt, draugi, ir lielisks produkts, ļoti iespējams, ka tas varētu jums palīdzēt, patikt. Un kaimiņš nopērk, šis pelēkais ir kaimiņš.
Kaimiņš nopērk, samaksā naudu šim zilajam vīriņam, zilais vīriņš samaksā sarkanajam, un visi laimīgi, visi lieto šo lielisko produktu, un nav mums jāiesaista lielveikals un vēl X konkrēti, varbūt ķēdes elementi, un tādā veidā mēs varam gan cenu nodrošināt, gan arī tiešo kontaktu ar savu cilvēku, ar savu patērētāju dabūt. Īsi ieskats tīkla mārketingā tik daudz, cik es saprotu. Viens ražo kosmētiku, 3 vīriņi iet pie kaimiņiem, piezvan pie durvīm un noslēdz durvīm. Un visi laimīgi. Vēl tu smaidi, vai to man šis vienkāršotais priekšstats? Ļoti labi, ļoti vienkārši un uzskatām. Nu, lūk, un te arī ir stāsts par to, kur āža kājas, patiesībā es nezinu. Es pateikšu, kur ir man aizdomas, kur pieaug āža kājas, jo šis zilais vīriņš pārdod kaimiņam un nopelna uz to ne tik daudz arī, jā, viņš nopelna arī uz to, ka viņš pārdod produktu, bet viņš sarunā ar kaimiņu, ka kaimiņš pārdos tālāk. Un šis kaimiņš var sarunāt ar šo kaimiņu, un ka pārdos to pašu kosmētiku tālāk. Un vienā brīdī, tad, kad uzņēmumam sāk, nezinu, kāds noteikts naudas apjoms ienākt nevis no produkta, bet no tā, ka kaimiņš pārdod kaimiņam, tad varētu būt diskusijas par to, cik tas ir likumīgi. Bet kamēr pamatā ir produkts, kamēr pamatā ir šī vērtība, tikmēr viss ir loģiski saprotami un likumīgi. Vilma, vai pareizi? Kā tas ir? Vilma? Labi, ejam uz priekšu. Lūk, ejam tālāk. Es paskatījos Wikipēdijā. Šito es atradu Wikipēdijā. Tīkla mārketings cēlies 30. gados Kalifornijā. Veckā pasaulē efektīvs darbojas, viss notiek. Pirmās kompānijas Nutrilite un Avon. Lieliski, pašam kādreiz bija kaut kāds Avon zieķis, man liekas. Tā kā viss notiek, un koncepts tātad ir, kas pamatā ir 2 ienākuma avoti. Ir kompānijas tiešā produktu pārdošana un jaunu partneru piesaist. Nauda nāk no produktiem un no kaimiņš kaimiņam. Un tas ir tas koncepts, kas ir šī biznesa pamatā. Lūk, tā kā lieliski, un tagad mums ir vārds viesiem. Es došu vārdu viesiem, un kā pirmo es aicināšu Ievu. Es izslēdzu savu ekrānu, un Ieva droši tātad stādies priekšā, kas tu esi, un dod mums savu prezentāciju. Mēs ar prieku dzirdēsim, ko mums tas sagatavojas. Tā, labdien, vakar. Es sariktēšu, lai tā prezentācija tiešām būtu visiem redzama. Redzat? Jā, redzam. Brīnišķīgi. Tātad, Ieva Ābiķa man sauc, un paldies par šo brīnišķīgo iespēju. Ar ļoti lielu atbildību pieeju šim pienākumam, uzdevumam pastāstīt jums par Zinzino, par uzņēmumu, ar kuru es esmu savas profesionālās gaitas jau tuvu 5 gadus saistījos, un pilnīgi noteikti man jo lielāka patikšana pret to rodas, un āža kāju, ja godīgi neredzēju ne sākumā, ne šodien redzu. Kaut kur pa vidu viņu pavīdēja, bet ļoti veiksmīgi vēl nepieaugusi, jau aizgāja tālāk. Attiecīgi Zinzino mēs iedvesmojam pārmaiņas dzīvē un aicinam cilvēkus uzņemties atbildību par savu gan fizisko, gan finansiālo veselību un spērt, aktīvus soļus, lai nodrošinātu to saglabāšanu līdz pat mūža galam. Pirms vēl ir pienācis iespējams brīdis, kad tos aktīvos soļus vairs vispār nevar nespērt, jo viss ir tik čābīgi, gan veselības, gan arī finansu ziņā. Pirms es eju pie tādiem sausākiem faktiem, man gribas pavisam īsi pakavēties pie tām vērtībām un arī pie lozungu, kur es jau ieskicēju, tad iedvesmojumu pārmaiņas dzīvē, esot klientam draudzīgākais tiešās pārdošanas uzņēmums pasaulē. Es domāju, ka tā ir patiesība jau šodien, ka tik liels fokus uz klientu, kā ir Zinzino, iespējams citās tīkla mārketinga kompānijās,
vēl nav. Bet droši vien, ka būs, jo regulas jau paredz visādas lietas par ieņēmumiem no, tā teikt, ārējiem klientiem. Līdz ar to, tas, ko tu, Edgars, stāstīji par to, ka nauda nāk no produktu apgrozījuma un no kaimiņš kaimiņam, vai kā tu to formulēji, mums, Zinzino, nauda, ja pavisam godīgi, no kaimiņš kaimiņam nenāk. Tā ir vienkārši diezgan loģiska lieta, bez kuras bizness nevar augt. Tātad mēs piesaistam partnerus, viņus apmācam, lai arī viņi varētu šos klientus piesaistīt. Un tātad mēs uzlabojam veselību, labklājību mūsu klientiem, ģimenēm un draugiem. Un pavisam ātri pārskrot pāri vērtībām, jo cilvēkam, kas domā par iespēju, teiksim, izmantot kādu no mūsu šī vakara piedāvājumiem, tad ir viennozīmīgi skaidrs, ka ja viņš nevar pieslieties šīm vērtībām, tad viņam iespējams ir jāmeklē savus risinājumus citur. Un mums šīs vērtības ir kopā, tad nevis katrs atsevišķi, bet kopā. Kaizen, kas ir nepārtrauktas izaugsmes un uzlabošanas jēdziens. Integritāte, proti turam savu vārdu, lai ko mums tas nozīmētu reizēm. Mēs esam inovatīvi, attiecīgi visi produkti, kas jau kad nonāk Zinzino klāstā, vienmēr tā vai citādi būs inovācija. Mēs esam ambiciozi un iedvesmojoša kopiena, mēs novērtējam pūles un rezultātu un visnotaļ veicinām izaugsmi, pirmkārt cilvēka personisko izaugsmi. Mēs droši vien šito liktu vēl augstāk. Un tagad par pašu uzņēmumu tā sausos datos. Zinzino ir reģistrēts Zviedrijā, tā ir publiska akciju sabiedrība šodien, un dotajā brīdī akcijas ir kotēts arī Ņujorkas Nasdaq biržā. Tas nozīmē, ka uzņēmums vada savu darbību ļoti caurskatāmi. Strādājam 34 tirgos, tā ir visa Eiropa, tajā skaitā arī Šveice, Amerika, Kanāda. Protams, mūsu mērķis ir būt globāliem, vienkārši ņemot vērā to, ka dibināšana 2005. Gadā bijusi, tad salīdzinoši jauns uzņēmums diezgan daudz jau ir, manuprāt, izdarījis. Tas pēc Eiropas tiešās tirdzniecības asociācijas datiem ir viens no straujāk augošajiem tiešās pārdošanas uzņēmumiem visā Eiropā. Un ikgadēji mums apgrozījuma kāpums ir 20 līdz 50% gadā. Es pat teiktu, vairāk 50, biežāk 50 nekā 20. Un mums pazīstama tāda biznesa izaugsmes balva Gazele. Tādu Zviedrijā Zinzino ir saņēmis daudzkārtīgi, 3 gadu pēc kārtas. Iespējams, biežāk, tas ir vairāk. Un mūsu mērķis ir visnotaļ ambiciozs, bet nekādā ziņā neizpildāms, jo visi, teiksim, iepriekš prognozētie, plānotie apgrozījumi kāpumi ir izpildīti un pārpildīti bieži vien. Līdz ar to 1 miljons klientu visā pasaulē 2020. Gadā, ja situācijas, ka šodien mums ir 120 000, ir absolūti reāli, un 35. gadā Zinzino mērķē būt par vadošo tīklu mārketinga kompāniju pasaulē. Iespējams, ka jūs visi teiksiet kaut ko līdzīgu, bet slikts tas daudās, kas nevēlās būt par ģenerāli. Man viss ir izbīdījies, neskapēc. Pirms tam, kas skatījos, bija labi, bet tas, es ceru, netraucēs uztīt. Produkti. Zinzino strādā ar 2 produktu līnijām. Viena ir mājas kafejnīcas, un otra ir veselības līnija. Veselības līnija šobrīd ir izvirzījusies priekšplānā. Tie ir progresīvākie pasaules klases un īpaši atlasīti produkti, jaunas zinātnes, kas saucās uztura farmakoloģija, radīti. Proti, mēs izmantojam aktīvās uzturvielas no pārtikas, lai cīnītos ar mūsdienu modernā dzīvesveida izraisītām sekām un disbalansu. Tātad galvenā koncepcija mums ir balanss, un zinātnieki šajā sakarībā saka, ka pareizā izpratne, jaunā izpratne par balansu ietver pareizu proporciju starp augstskābēm omega-6 un omega-3. Tās ir neaizvietojums, tāpēc, ka viņas var tikai uzņemt caur uzturu, un paši mēs, kā organisms, nevaram viņas saražot. Līdz ar to ir ļoti būtiski gādāt par to, lai uzturā šīs augstskābes būtu pareizajā balansā. Tādējādi nodrošinot to, ka mūsu organismā tiek
pirmkārt novērsta iekaisumam labvēlīga vide, un otrkārt visas organisma funkcijas un šūnu funkcijas var notikt tā, kā to ir paredzējis. Es nezinu, kas to ir paredzējis. Kā organisms ģenētiski to prasa. Iedod, mums ir ierobežots laiks, mums vēl ir minūte. Jā, es skrienu. Tātad produkti nav nekādi intuitīvie. Mums ir tests, ar kurā palīdzību mēs varam šo te produktu darbību gan pierādīt, gan novērtēt. Tātad sākotnēji mēs cilvēkiem piedāvājam veikt šo testu, un tad, kad ir konstatēta tā attiecība, mums ir balansa eļļa, lai šo attiecību noturētu un uzturētu. Un tad citas kategorijas, minēja jau kafija, tēja, bet veselības līnijā mums ir gan produkti imunitātes un smadzeņu darbības uzlabošanai, svara kontrolei, gremošanas uzlabošanai, ādas kopšanai, un esmu pārliecināta, ka būs vēl, jo rūpnīcas, no kurām šie produkti nāk, jau pilnībā vai daļēji pieder Zinzino. Kāpēc pievienoties tieši mums? Tad es teiktu, ka ar Zinzino tu palīdzēsi ļoti daudz cilvēkiem un arī pirmkārt sev un saviem tuviniekiem iegūt, atgūt, nodrošināt stipru veselību, labu pašsajūtu. Tu kļūsi zinošs lietās, par ko, diemžēl, skolās māca ļoti maz vai nemāca vispār. Tu būsi daļa no sabiedrības ar ļoti augstiem standartiem un piedzīvos milzīgu personisko izaugsmi, jo Zinzino savu partneru izglītošanā tiešām iegulda milzīgus spēkus. Un, manuprāt, nav maz svarīgi uzsvērt arī to, ka tu principā ar Zinzino piedalīsies tīkla mārketinga kā profesijas jaunradīšanā, mainot šos te priekšstatus, kuri kaut kādu laiku iespējams cilvēkos ir iesēdušies. Un visbeidzot, bet nemaz svarīgi, tad Zinzino šobrīd ir savas straujās izaugsmes pašā priekšvakarā. Es jau teicu par tiem 120,000 klientiem šodien un 2020. gadā miljonu. Attiecīgi, manuprāt, nav labāka brīža, kad pievienoties tieši Zinzino, lai, ja mēs runājam par biznesa mērķi, pelnīt, lai to darītu tad, kad tirgus ir augošs. Un kas jādara? Pieņem lēmumu, atrod savu Zinzino partneri, ar kuru kopā tu esi gatavs šo biznesu būvēt, un kurš arī palīdzēs tātad ievadīt tevi šajā lietā tā, lai tas būtu veiksmīgi. Es piedāvāju viennozīmīgi sevi, vai, protams, mums ir ļoti daudz foršu partneri, kuri arī ir gatavi uzņemties šo partnerību. Reģistrācija mums ir bez maksas, taču pilnvērtīgam darbam ir tomēr nepieciešami instrumenti un attiecīgi tās instrumentu kastes, ja es tā viņas varētu nosaukt, ir sakomplektētas cenās no 229 eiro līdz 959. Un starpība ir tikai tajā, cik daudz cilvēks ar šo te savu starta instrumentu kasti nopērk. Kā viņš nokomplektē to kasti. Tas arī man šobrīd viss, un lūk manas kontaktdetaļas, esat laipni aicināti sazināties. Būšu priecīga gan atbildēt uz jautājumiem, gan arī sadarboties. Lieliski, paldies tev. Man jābeidz šērot, ja? Jā, tu dod mums apakaļ ekrānu. Atdevu. Paldies jums! Milzīgs paldies! Lielisks ieskats Zinzino stratēģijā, Zinzino pasaulē. Es tagad apsveru, varbūt man vajadzētu, bet es neesmu vēl visu noklausījies. Es noteikti apdrošināšos, kaut ko vēl izdarīšu, un tad padarīšu vēl kafiju, man tāds aizdomā. Vēl es nopirkšu noteikti vēl kaut ko, bet Mārtiņ, vārds tev, ko man vēl vajadzētu iegādāties? Tuņās pastāstīšu, paldies tev par doto vārdu. Tu gribi kaut ko iegādāties? Es nezinu, pastāst man kaut ko interesantu, pārsteidz man. Ok. Redz, kā ir mūsu biznes. Ir redzams ekrāns, ja? Paldies, jā, vispār. Super. Man izlaic tieši paziņojums kāds. Mūsu biznes ir saistīts ar to, kad cilvēki pērk to, ko viņi līdz šim ir pirkuši. Un tā kā ņemot vērā, Edgar, ka tu dienu no dienas ēd un izmanto kādus sabiedriskā transporta vai automašīnas pakalpojumus un maksā par elektrību un tā tālāk, tad līdz ar to tu būsi mūsu klients, un es ļoti priecīgs par to būšu, Edgar. Labi, turpini. Un runājot par tevi, Edgar, paldies tev liels par šo iniciatīvu. Tiešām apsveicam.
Un paldies, ka uzaicināji mani. Tas ir liels gods un būs forši no tevis mācīties. Nākamajās lekcijās noteikti rekomendēju visiem, kas vēl nav pieņēmuši lēmumu, tātad izmantot šo iespēju. Latvijā tas tiešām pirmo reizi šāds ir projekts. Un runājot par končitām un pārējiem brīnumiem, tad īstenībā man bija līdzīgi. Man par šo biznesa modeli pastāstīja aptuveni 3 gadus atpakaļ. Un tajā momentā es meklēju kaut kādas pārmaiņas, tad esmu uzņēmējis ar kaut kādu 14-15 gadu pieredzi un visu kaut ko esmu izprovējis, uzbūvējis ar ēdināšanas tīklu un sapratu, ka tas nav, kur es atradīšu un sasniegšu visus savus mērķus, meklēju kaut kādas alternatīvas. Un tā, ka man izstāstīja pirmajā naktī, man bija līdzīgi īstenībā, kad es domāju, kas tur noteikās, un bija īstenībā vienīgais, kas bija, man bija bailes. Manas bailes bija par to, vai es pratīšu pārdot, virzīt to produktu tirgu. Un 2 lietas padomāju. Pirmais, es noteikti iemācīšos, ja man būs labs skolotājs, un otrs, es aizdomājos par tām daudzajām tīkla mārketinga kompānijām, kas pasaulē pastāv daudzus gadus. Un kaut kas jau tur apakšā slēpjās, un sāku vairāk analizēt, un satikos ar to cilvēku, kurš man izstāstīja, lai stāstu vairāk, un tā es nokļuvu līdz tīkla mārketingam. Pateicoties šim te lēmumam pirms 3 gadiem, tagad es 10 mēnešus sadarbojos ar kompāniju Cashback World. Tātad Cashback World, mēs redzam šeit 2 logotipus. Cashback World ir kompānija, kas sniedz pakalpojumus uzņēmumiem, ar kuriem mēs sadarbojamies. Tātad mēs sniedzam ārpakalpojumu, un Laikonet ir Cashback World meitas uzņēmums. Tātad tas ir tas uzņēmums, kur pārstāvu es, un es esmu neatkarīgs marketers, neatkarīgs partners, kurš virza Cashback World produktu tirgu. Un kas tad ir Cashback World? Tā, spaidīsies, nespaidīsies? Kā tad notiek? Spaidās. Lūk, jā, tātad par kompāniju. Tātad ir izstrādāta lojalitātes sistēma, ko mēs piedāvājam uzņēmējiem. Ideja ir tāda, apvienot visas daudzās lojalitātes kartes, kuras mums parasti makā ir vidēji 20. Domāju, ka liela daļa piekritīs. Dzīves laikā gan jau katrs esam saņēmuši 20 lojalitātes kartes dažādās vietās. Un tātad kompānija Cashback World viņas visas apvieno vienā, tad radīt vienu karti, kas darbojās visos sektoros, visā pasaulē. Un to momentu mēs sadarbojamies 380 000 uzņēmumu visā pasaulē, tā skaitā arī internetu platformas. Un slavenākie vārdi ir Booking, eBay, Sportdirect, Juksi, Amazon, AliExpress, eBay un tā tālāk. Un ko tad iegūst uzņēmēji, kad viņi ar mums sadarbojas? Tātad katrs uzņēmējs veido sava dizaina kartes. Tieši tāpatās, kā viņi darījuši līdz šim, izsniedz saviem klientiem, tieši tāpatās, kā viņi darījuši līdz šim ar savām lojalitātes sistēmām, savām kartēm. Bet izmaiņas ir tādas, ka tagad patērētājs šo lojalitātes karti var iepirkties pie jebkura mūsu partnera. Pie jebkuras kompānijas, ar kurām mēs sadarbojamies. 380 000 pa visu pasauli. Un iegūt tos pašus bonusus. Līdz ar to cilvēkam pietiek, ka viņš saņem vienu karti. Mēs esam atbrīvojuši vietiņu makā. Otra foršā lieta ir tāda, ka šo karti pat vienu nenāsāt līdzi, ka mums visiem ir pietiekties. Mums ir sava aplikācija, kurā tad arī tā pati karta tiek atspoguļota. Plus arī šajā aplikācijā mēs varam redzēt visus partnerus, visus uzņēmumus, mēs varam iegūt visas priekšrocības. Tāda tā ideja. Kāpēc uzņēmumi grib mums sadarboties? Iemesli ir vairāki. Es pastāstīšu par to nopietnāko motivāciju. Arī es pats, kā jau teicu, esmu mēģināšanas ķēdes īpašnieks, un tā es iepazinos ar šo kompāniju, jo es pieslēdzu savu uzņēmumu visu pirms. Tātad ieviesu savā uzņēmumā šīs lojalitātes kartes, un iemesls bija sekojošs. Tātad uzņēmējs izsniedz savam klientam karti, kurš piemēram parādīšu savu uzņēmumu karti. Tātad šādi izskatās mana uzņēmuma karte, tik tā. Uzņēmums izsniedz saviem klientiem kartes, un klientam tagad ar šo karti ir iespēja iepirkties pie mūsu partneru kompānijas. Katru reizi, kad viņš to dara, klients, Jānis Bērziņš, lai būtu oriģināli. Tātad katru reizi, kad viņš to dara, uzņēmuma īpašnieks pelna savu komisiju, un tas ir 1% no visa kopējā apgrozījuma. Tad, ja Jānis Bērziņš ielēja mašīnā degvielu, paēda, samaksāja par elektrību, apģērbās, atnāca kādreiz kaut kādā uz kādu spā atpūtās, piemēram, tik tā īpašnieks no tā pelna. Un tad katrs uzņēmējs, kurš mums sadarbojās,
tātad pelna pasīvu ienākumu. Kā es smējos, tad, ja klasiski ar lojalitātes sistēmām uzņēmumi tātad savā grāmatvedības ailītēs redz tikai izdevumus, tad mēs patreiz esam ieviesuši jaunu ailīti, kas ir ienākumi, un viņi noteikti pārsniedz to izdevumu ailīti. Tā ir tā konceptuālā ideja. Un mērķis, runājot par mērķiem kompānijai, tad mērķis ir sasniegt 1 miljardu aktīvu klientu visā pasaulē, kas dienu no dienas taupīs, veicot ikdienas patēriņu. Edgar, tā skaitā arī tu? Jā. Un arī pārējie. Un tu būsi ļoti apmierināts ar šo, jo tur tiešām ir labi bonus iepērkoties un katru dienu, kad tu pērcies. Un kā mēs to 1 miljardu iegūsim, tātad ir precīzi plāns izstrādāts, kā mēs to darām. Latvijā mēs sadarbojamies patreiz 300 uzņēmumiem, mērķi 6000. Rekur apakšā mēs redzam tos tādus skanīgākos vārdus, ko es izlasīju, tad pārtiks veikalu ķēdes, portālis jau dažas nosauc. Ja? Un sporta pasauli. Par sporta pasaules vēl nedaudz pastāstīšu. Un par produktu. Tātad viena karta, kas darbojas visā pasaulē, visiem dzīves pirkumiem. Tātad business to business pakalpojums, tas ir tas, kas man šeit ļoti patīk. Tātad man nav jādala kartas visiem pēc kārtas, tad es noslēdzu līgumu, vai kāds no manas komandas noslēdz līgumu ar kādu uzņēmumu. Viņš jau pats dala kartas ļoti motivēts, kā jau sapratām, ja viņš pelna pasīvu ienākumu, arī uzņēmējs pelna pasīvu ienākumu. Un mēs, tātad Laikonet marketeri vai partneri, citās tīkla mārketinga kompānijas tās sauc, mēs pelnām arī pasīvu ienākumu. Un ideja kāda, jo lielāku mēs marketeru komandu izveidojam, jo vairāk mēs pazīstam personīgi, ļoti individuāli pazīstam uzņēmumu īpašnieks. Un tad vien atliek uzrunāt šos uzņēmumu īpašniekus, pateikt, ir viena laba ļoti lieta priekš tavu uzņēmumu, 2 vārdos apstāstīt, tāpatās kā es to daru patreiz jums. Un ja uzņēmums saka, jā, man tas ir interesanti, redz no tā izdevīguma, tad loģiski, kad viņš sāk dalīt saviem klientiem kartes, un jo vairāk šādu uzņēmumu, kas dala saviem klientiem kartes, jo vairāk viņi iepērkās šie klienti, un katru reizi, kad cilvēks veic savus ikdienišķos pirkumus, taupa naudu, arī mēs saņemam savu komisiju. Tādā vienkāršā valodā, runājot, viena karte mums ienes visā tīklā, kas ir izdota pareizāk caur uzņēmumiem, viena karte mums mēnesī ienes aptuveni 1 eiro. Katrs varam pareiķināt. Ja? Ir kāds jautājums, Edgar? Jā, paldies. Mums pamazām laiks ir rezumēties, un mums ir jautājums, ar ko Laikonet atšķirās no Lioness? Tātad Laikonet vienmēr ir bijis Laikonets. Cashback World ir jauns brands Lionessam, tātad kompānija taisa rebrandingu. Un tātad šī gada beigās tad viss būs pilnībā nomainīts uz Cashback World. Visos sporta aktivitātēs, visos pasākumos mēs redzēsim šo brandu. Un runājot par to 1 miljardu, kā mēs viņu sasniegsim, stratēģija ļoti skaidra un pašsaprotama. Es domāju, ka jebkurš no mums piekritīs, ka aiz sporta klubiem vai sporta organizācijām stāv 100 000 un miljonu fani. Tātad līdzstē ir augsta lojalitāte, un mēs sadarbojamies ar sporta klubiem. Augstākās raudas sporta klubiem katrā reģionā, dodam viņiem tiesības izdot saviem līdzstējiem kartes. Un katru reizi, ka līdzstējs iepērkās, ārpus stadiona arī sporta klubs pelna 1%. Kā es smējos, mēs esam sporta klubiem naudas mašīna, viņi dublē savu budžetu uz doto momentu, pateicoties šai sistēmai. Jā, Mārtiņ, es noteikti apsvēršu ideju pievienoties šai lieliskajai iespējai. Pamazām dodamies tālāk, kāpēc pievienoties mums, mēs jau apmēram esam izdarījuši to lēmumu. Un, ja mēs esam uzņēmēji, un mēs gribam pelnīt, un ja mēs nesam uzņēmēji, un mēs gribam pelnīt sadarbībā ar uzņēmējiem, mēs pelnam, jebkurā gadījumā atliek tikai satikt un varbūt pārdot to ideju vai pastāstīt pareizi, lai parādīt, jā. Viņi diezgan viegli pārdodās, jā. Un tātad bizness ir domāts pilnībā jebkuram cilvēkam, tātad modelis ir ļoti vienkārši izstrādāts, tātad ir gatava sistēma, atbalsta sistēma, mēs strādājam, palīdzam viens otram, un jo lielāku komandu mēs izveidojam, lielāks ir tātad uzņēmums skaits, līdz ar to lielāks ir patēriņš. Un tātad tieši tāpatās kā Ieva teica, pirmais, kas ir nepieciešams, ir pieņemt lēmumu, ar to vienmēr viss sākās arī
Arī klasiskajā biznesā ar to sākās arī mana tāda pieredze. Šeit arī ir mani dati un forši prieks, kad tiešām, kad tu man uzaicināji šo pasākumu. Šo lielisko ballīti. Uz ballīti, labi, jā. Un Ieva teica, ka mūsu sauklis ir iedvesmot cilvēkus pārmaiņām, pilnībā piekrītu, un tīkla mārketings tiešām to dara. No sirds rekomendēju. Es, kā uzņēmējs ar lielu daudz gadu pieredzi, tiešām varu teikt, ka šis ir labāks ceļš jebkuram cilvēkam, un tieši pašizaugsmes ziņā. Es teikšu ļoti spēcīgi, tas ir kaifs redzēt izmaiņas sevi, un tā, ka mēs redzam izmaiņas sevi, tad mēs redzam arī līdzcilvēkos, un cilvēki vēlās sekot. Un novēlu jebkuram tādu prieku būt un baudīt. Paldies, Edgar! Kā es pateicu, paldies tiešām, Malacis, dosim vārdu tālāk, tev dod mums tagad paldies ekrānu. Es teikšu arī paldies, es tev tagad aizsūtu uz citu istabu. Paldies tev, tiekamies citā reizē. Vārds Vilmai, jā, čau Vilma. Vai tu maz dzirdi, Vilma? Vilma? Vilma, tev šobrīd ir iespēja. Varbūt čatā jāuzraksta viņai. Tā, Vilma, mēs tev ratīšu čatu. Sveiki. Dzirdu? Es dzirdu. Jā, tagad tu drīkst arī piedalīties šajā brīdī. Tev ir vārds. Pastāst lūdzu, kas tu esi un pastāst, kas ir tas. Es dzirdu. Jā, un tu drīkst. Vai mani nedzird? Nē, visi tevi dzirdu. Tagad arī redzam, tev ir vārds. Un klausamies tevi. Jā, nu sveiki, labāk. Dzirdam mani, ja dzirdat. Jā, paldies. Labvakar, ļoti liels prieks piedalīties šajā projektā. Nu, man ir tāds savs stāsts, jo patiesībā es esmu no tiem cilvēkiem, kas bija... Dzirdat mani, ja? Jā. Halo? Jā. Dzirdat? Jā. Nu, man patiesībā ir savs stāsts. Es esmu no tās cilvēku grupas, kurš bija ļoti skeptisks pret tīkla mārketingu kā tādu. Ilgus gadus par to biju skeptiski, ja? Un pilnīgi no citas puses rados tīkla mārketingā. Tātad vēlējos uzlabot savu veselību un atrodot produktu, ko piedāvā Forever Living produkts. Viņi piedāvā ļoti kvalitatīvu veselības uzlabošanas programmu, un viņi strādā uz alvejas bāzes. Tātad pāriesim pie tā, ka mazliet pastāstīšu par kompāniju, jo tas man bija ļoti svarīgi, kur viņi radusies un kā viņi sevi var apliecināt. Tātad ASV kompānija Forever Living produkts dibināta 1978. gadā, kas ir ļoti svarīgi, ka kompānija pastāv jau 40 gadus. Interesanti ir arī tas, ka kompānijas īpašnieks ir viens cilvēks, jā. Tā nav nekāda akciju sabiedrība, ja vairākas kompānijas kopā, kas tur pēc tam dala peļņu. Rex Mon ir kompānijas vienīgais īpašnieks, kas ir interesanti, ka šobrīd viņam ir 80 gadi. Cilvēks ir ļoti aktīvs vēl aizvien, tātad lietojot produktus pats pārbauda arī savu veselību, un to mēs varam redzēt, ja. Un tātad man nozīmēja tas daudz, kad kompānija ir stabila jau 40 gadus, un kompānija kontrolē visu. Tātad kompānija gan audzē alveju, gan ražo no alvejas produkciju, gan arī viņiem ir sava loģistika, un tātad viņi pa visu pasauli izplata šo labo unikālo produktu, kas ir alvejas sula tīrā veidā. Ja, ir arī kompānijas, protams, kas ražo produkciju no alvejas, un šī nav vienīgā kompānija, bet šī ir unikāla ar to, ka šī alvejas sula nekādā veidā nav nedz pasterizēta, nedz karsēta. Viņa ir unikāla tādēļ, ka viņa ir
kā mēs noplūktu viņu svaigā veidā. Zinātnieki 15 gadu garumā meklēja, kā šo sulu stabilizēt, lai viņi nemainītu savas labās īpašības, un tādā veidā izplata viņu pa visu pasauli. Tātad interesanti ir arī tas, ka šis produkts legāli darbojas 160 pasaules valstīs. Tad, kad es sāku šo produktu lietot, man bija tas ļoti svarīgi. Un ir arī svarīgi tas, ka 10 miljoni cilvēki ir lietotāji šai produkcijai. Ja? Pāriesim varbūt tālāk, kur es pastāstīšu, kādus produktus vēl kompānija piedāvā. Ja? Tātad vissvarīgākais ir tā unikālā alvejas sula, kas sastāv no minerāļiem, vitamīniem. Tā tad ir starptautisks alvejas pētniecības institūts, kas pēta alvejas sugas. Ja? Un pieņemsim, kad ir uz planētas apmēram 200 sugas alvejas, un ir atrasti īpaši alvejas suga, kas ir visārstnieciskākā, dziednieciskākā, tātad ļoti iedarbīgi iedarbojas uz cilvēku organismu un uzlabo. Tādā veidā es arī šo produktu sāku lietot ar to pārliecību, kad es izlabošu savu veselību, ja, kurā man bija ļoti liels problēmas. Un tā tas arī notika, kad sāku lietot produktu, burtiski pēc 3 mēnešu lietošanas, nododot asins analīzes, pārliecinājos, ka produkts strādā, ka produkts ir pamainījis uz labu manas asins analīzes, un tādēļ es nolēmu iesaistīties šajā kompānijā un arī piedāvāt šo labo produktu cilvēkiem. Ja. Kompānija piedāvā ne tikai sulas, kompānijā ir higienas preces, kompānijā ir ādas kopšanas līdzekļi, bišu produkti, ja, bišu propolis, bišu ziedputekšņi, bišu māšu peru pieniņš, un tādā veidā tas viss labvēlīgi cilvēks var uzlabot savu veselību, justies labāk un izskatīties labāk. Ir arī svaru regulēšanas programmas. Šeit Liepājā gadu laikā sievietēm ir ļoti labs atsauksmes par šo svaru regulēšanas programmu. Mums ir programma tikai paredzēta 9 dienām. Tā vairāk ir tāda kā organismu detoksikācijas programma, kur sievietes 9 dienu laikā atbrīvojas no 4 līdz 9 kilogramiem liekās svara. Un tas tā ir pierādīts, un man priecē, ka nav tā pieredze kaut kur iegūta no ārzemēm, bet šeit pat Liepājā, un tādēļ tas produkts kļūst mums ar vien populārāks un varam piedāvāt cilvēkiem. Tātad, kādēļ pievienoties mums? Tas ir ļoti interesanti. Ja es sāku un biju ieinteresēta tikai un vienīgi par produktu, kurš palīdzēja uzlabot manu veselību. Bet tad, kad es uzzināju šī tīkla mārketinga, konkrēti Forever Living produktu mārketingu daļu, es biju ļoti pārsteigta un ar drošiem vārdiem saku, ka šī kompānija ir lielākā bonus izmaksātāja starp tīkla mārketinga kompānijām. Sākumā bija grūti noticēt, bet tad, kad reāli sāku darboties, un pamanīju, kādus bonusus un procentus izmaksā šī kompānija, sapratu, ka ir ļoti liela un ātras iespējas cilvēkam gūt peļņu, un tādā veidā, kā ir tāds latvisks teiciens, nošaut zaķi vai 2 zaķus ar 1 šāvienu. Ja? Tātad uzlabojam veselību un pie reizes arī saņemam ļoti lielu atalgojumu un bonus par darbu šajā kompānijā. Tātad ir iespēja, protams, augt, ir iespēja pievienoties, ir iespēja apgūt šo visu, un mēs apmācam un palīdzam cilvēkam uzsākt un veicam prezentācijas, un tad jau cilvēks iegūst daudz, saprot un iet līdzi mums un veidojās aizvien lielāks klientu loks. Tā, tad kas ir jādara, lai pievienotos šajai kompānijai, ir arī tas, ka reģistrācija ir bez maksas, nav arī nekādu gada abonementu, jeb gada iemaksas. Cilvēks brīvi var pēc savas izvēles izvēlēties, cik viņš grib daudz strādāt, ja, un saņemt bonusus no apgrozījuma, tātad no pārdošanām. Noteikti ir svarīgi, kad
jābūt sponsoram, cilvēks, kurš ir iesaistījies, lai viņam palīdzētu augt. Ja? Jo kā jebkurā tīkla kompānijā, es domāju, ja nav labs sponsors, kas cilvēkam palīdz, to visu saprast, palīdz, apmāca, tad tā virzība nevarētu notikt, un tādēļ arī ir tas mīts, kad tīkla mārketings ir slikts. Ja? Bet tai laikā, ja cilvēkam ir blakus sponsors, kurš jau visu to ir sapratis, kurš māk cilvēku apmācīt, viņam panākumi ir garantēti. Ja? Tā kā tas ir svarīgi, lai tajā komandā ir kāds, kas ar to cilvēku darbojās. Un tad arī būs rezultāti. Ja? Tātad reģistrācija ir internetā, obligāti ir jāizvēlas sev sponsors, lai varētu uzsākt šo darbību, lai iestātos ir arī šajā kompānijā Startupaka, kur kompānija ir salikusi ejošākos kvalitatīvus produktus, lai cilvēks ar viņiem varētu vispirms iepazīties pats. Ja? Šeit nav jāpērk ne svaigs gaiss, nekādi citādi. Ja? Cilvēks iepazīst produkciju, lietojot un pārbaudot viņu uz sevis. Un tā tad pēc tam jau notiek sadarbība un darbs. Noteikti darbs, ja? Un tad jau arī viss izdosies. Jā, paldies. Tādēļ parādīšu savus rekvizītus, kur jūs varētu arī droši mani uzrunāt, pievienoties un veidosim komandu kopā. Jā. Tātad man šobrīd arī būtu viss. Liels paldies. Klausījāt? Tad Alveju, ja kaut ko no Alvejas un ir kaut kas ar veselību, tad droši var vērsties pie tevis, ja? Un bišu produktus arī var pie tevi dabūt. Paldies tev, Vilma, liels bija prieks tev dzirdēt. Es tagad došu vārdu kolēģiem. Jā. Paldies. Marita, tev šobrīd ir iespēja pastāstīt par sevi. Labvakar! Vai viss ir redzams un dzirdams? Jā, lieliski. Tātad mans stāsts ir par kompāniju Wellstar un brendu Baijas, ja, kas ir bioloģiskā jaunības aktivizācijas sistēma, ar kuru dāmas, bet ne tikai dāmas, ja, var sakot, tas strādā uz visiem, kam ir āda. Un mēs varam dabūt 5, 10 vai 15 gadus izskatā mazāk. Un, kā mēs zinām, sievietes ir gatavas, pienāk kaut kāds vecums, ka viņas ir gatavas atdot visu, ja, par savu labu izskatu. Un tātad tas ir šīs te virziens. Es tātad mēģinu kaut kā pārslēgt uz priekšu, bet man nesanāk. Tur apakšā kreisā pusē jābūt podziņai. Sanāca, ja. Tātad mani sauc Marita Liepiņa, es 15 gadus esmu uzņēmēja, un šajā tīkla mārketingā es esmu 7 gadus, un konkrēti tad, kad es ieraudzīju šo iespēju, kas ienāca Latvijā 1,5 gadu atpakaļ, es izvēlējos mainīt savu iepriekšējo kompāniju, kas bija tālu, viņi bija amerikāņi, un atbalsts bija, teiksim, vājš, ja. Šie ir Vācijas kompānija, un es saredzēju to, ka gan atbalsts, gan tas tirgus potenciāls ir daudz lielāks, ja. Daudzi runā par to, ka viņiem ir revolucionārs pieejams un revolucionārs tehnoloģijas, bet tiešām, ja mēs paskatāmies tā no sirds, ja, tad varbūt viena kompānija no 1000 ir tāda, kurām ir tiešām kaut kas tāds revolucionārs. Ja. Kas tad, par ko tad šeit ir runa? Šeit mums ir runa par high-tech, ja, to ļoti labi saprot jaunieši, kad mēs sakam, kas ir high-tech. High-tech skaistumā. Vai, teiksim, high-tech skaistuma industrijā. Tāpat kā datori palika no lieliem par maziem, ja? Tāpat kā televizori palika no tādiem milzīgiem par plakaniem un maziem, ja? Tāpat kā mums ir visiem tādi smartfoni, tas ir kādu 10 gadu jautājums, pēdējo 10 gadu, teiksim, tie pirmie, kas bija, ja kāds atcerās tos Nokia klucīšus, tad tie vairs nav, ja? Tad šeit ir kārta pienākusi profesionālām kosmētikas salonu procedūrām, kas tagad ir vienkārši, ērti un ļoti viegli lietojams mājas apstākļos, attiecīgi dabūjot to rezultātu, ko mēs dabūtu pie kosmetologu saloniem, ja mums būtu nauda, lai tos apmeklētu bieži, ja, un arī laiks, ja, jo bieži cilvēki, tas ir laika trūkums, ja, tas, kas mums traucē. Tātad šeit mēs dabūjām salonu procedūras par 90% lētāk. Ja.
Šādi izskatās tātad sejas lifteris, ja, kas strādā kopā ar konkrētiem sarumiem. Kāpēc tradicionālai kremi tā īsti nestrādā, jo viņi strādā tikai uz ādas virskārtu. Šeit mēs iedarbojamies tur, kur rodas problēmas, un tās ir dziļumā. Ja? Tā ir epiderma, kur jaunākās tehnoloģijas, teiksim, tās, kas ir salonos, tur ionoforēze, un es pēc tam pastāstīšu vairāk, ja? Tātad mēs varam ar šādu lifteri. Viņš izskatās, paskaties tēt video, kur es esmu, viņš izskatās šāds, ja? Tā kā telefons, tas ir iPhone skaistuma, tas ir skaistuma iPhones, ja? Tur viss ir saprogrammēts un saspiest viņu iemācīties. Ja vīrieši prot iemācīties lietot bārdas dzenamos aparātus, ja, tad mēs varam iemācīties arī šo tikpat ātri. Ja. Tātad vēlreiz, tātad būtība ir tāda, ka parastie kremi strādā uz ādas virspuses, bet ādai tā īpašība, ka caur viņai netiek tās aktīvās vielas. Un mēs izmantojam šeit to pašu, ko izmanto mediķi, teiksim, ārstējot kaut kādas lietas ar ionoforēzi ievadot, teiksim, cauri ādai, dabujot aktīvās, teiksim, zāles, ja. Tad šeit kosmetoloģijā tā ionoforēzi izmanto, lai ievadītu, lai dabūtu iekšā ādā to, kas mums trūkst, un tas ir hilarons dabīgais, kas mums trūkst, tas ir tas ādas tvirtums, ko mums vairs neražo ar gadiem, ja, un attiecīgi mēs afīstam, savīstam, mums ievelkās krunkas, ja. Tālāk šeit ir, teiksim, šī ierīce ir absolūts līderis tirgu, ja kaut kā modē nāk dažādi gadžeti, bet ir absolūts līderis tādā ziņā, ka šeit ir 7 programmas apvienotas, lai faktiski tās kombinējot varētu dabūt jebko. Gan slaidāku ovālu, jo ovāls ir tas, kas nodod, ja, ka mēs novecojam un iet uz leju krunkas, ja, gan muskuļu stimulācija, ir pārsteidzošs liftings, un šī ir tā reize, kad es, teiksim, no sirds varu lepoties ar to, cik man ir gadi, ja, bet šī ir tā, ko mēs redzam tās bildes, tās ir manas pašas bildes, jau, kur ir 7 minūšu paraugu demonstrējums, paraugu procedūra, un cilvēkam ir pirms un pēc, ja. Es neesmu nekāda izcilā fotogrāfe, bet šeit var labi redzēt, ja, kādas ir izmaiņas 7 minūšu laikā. Tātad tās dāmas, kas grib labi izskatīties, kas negrib iet pie plastiskajiem ķirurgiem, man arī bija pienācis tāds mirklis, ka es domāju, ka es iešu pie plastiskajiem ķirurgiem, jau sāku skatīties, var sakot, kas un kā, un tas pa kreisi bildē man ir 48 gadi, ja, pa labi man ir 52, pašlaik man ir 52, un es lietoju bājas 1 gadu, ja, un es esmu sasniegusi tādu rezultātu, un es jūtu, ka lietas iet uz labo pusi, ja, jo, teiksim, vislabāko komplimentu es saņēmu no savas meitas, kura teica, atnāca viņa 20-gadīga meita, viņa teica, mamma, tu izskaties aizvien labāk, tu izskaties tagad tā, kā mēs bijām maziņi. Un tas ir tas, es domāju, par ko daudz sievietes sapņo. Un vēl ir otrs virziens, pašlaik viens ir tātad konkrēts sejas ādas atjaunošanai, tas ir arī ļoti veselīgi, ja, tātad tas ir tiešām uzlabojas ādas stāvoklis arī tiem, kam ir alerģiskas vai kuperozes vai kaut kādā ziņā problemātiskas ādas. Tāda otrs virziens ir svara nomešana, slinkā svara nomešana, ja. Otrs lifteris, kas ir lielāks nedaudz, ja, bet, principā tikpat liels, ja, ir ar to jāpadarbojas, ir ilgāk, ir 20 minūtes, 30 minūšu procedūra pa vakariem skatoties televizoru, jo mēs zinām, ka cilvēkiem ir, ar to apņemšanos ir kā ir, ja, un sēdēt uz diētas viņiem apnīk un ir diezgan grūti, ja. Tad šeit ir slinkais veids. Runājot par pelnīšanu, ja, šeit ir 2 veidi, kā, teiksim tā, 2 izvēles, ja, stratēģijas. Viena stratēģija cilvēks var izvēlēties būt par bājas skaistumu stilistu un attiecīgi pelnīt uz klientiem vai taisīt procedūras un pat tām ņemt naudu, tikmēr, kamēr klients saprot, ja viņam viena procedūra izmaksā €1,5, ja, kāpēc gan viņam maksāt, teiksim, kosmetologam vai stilistam vairāk, ja. Tātad šie te komplekti, kas ir sākuma komplekti, viņi virzās tirgu kā komplekti, kur ir konkrēts lifteris ar konkrētu kosmētiku, jo viens pats lifteris nestrādā un tāpat kosmētika viena pati nestrādā, ja, tā iedod efektu kopā. Un tātad šis te bājas stilists var strādāt ar klientiem, jo viņam patīk. Bet, teiksim, tiem, kam nav nekādā sakarā ar skaistumu un kuriem vienkārši interesē, teiksim, jauna biznesa niša, piemēram, Itālijas kolēģiem pārsvarā ir vīrieši, ja, līderi, un viņi organizē tātad šos te stilistus, ja, un organizē šo te biznesu. Tātad mēs esam Rīgā ir savs informācijas centrs, es viņu vadu,
un katrs bailes partneris var izvēlēties stratēģiju, kā viņš pelna, un mēs palīdzam arī tiklīdz partneris uzsāk izvēlēties, atbilstoši viņai situācijai, kāda ir viņa stratēģija, lai viņš varētu nopelnīt visātrāk. Ja? Tātad skaistuma stilisti var nopelnīt pat līdz 500 eiro vienā vakarā. Ja šeit minēja, kad ir kompānijas, kurās apmaksas ir, esot labākās Eiropā, tad es varu apgalvot akurāto pašu, ja es vienkārši zobu dodu, ja, kad, teiksim, pirmajā mēnesī mēs varam nopelnīt šeit 1000, 1,5 vai 2. Ja? Tas ir tiem, kas dara, ir jāatrod 2-8 stundas nedēļā, ir konkrēti, ir zināms, kas mums jādara, mēs izstrādājam stratēģiju, lai šīs stundas tiktu pavadītas liederīgi un ar mērķi un dotu arī rezultātu. Ja? Tātad pasīvais ienākums rodas no kurienes. Viņš rodas tad, kad cilvēks ir nopircis šo komplektu un viņš lieto sejas lifteri. Katrs ir tiešā saistībā pats ar Vācijas kompāniju. Tātad nevis šeit nav pa vidu nekāds Latvijas SIA. Vācieši garantē to piegādi katram klientam un partnerim. Katram ir viena tikai demo versija un viņi garantē tātad partnerim, ja klientam ir savs komplekts, un viņi garantē šo 2 gadu garantiju, kas ir high-techam, ja, un tālāk pēc tam cilvēks pērk taču kosmētiku, to, ko viņam vajag, ja viņam ir šis lifteris un viņam tas dod tādu efektu, attiecīgi kaut kāds mirklis, kad pasīvais ienākums kļūst lielāks par aktīvo. Ja. Wellstar kompānijas mūsu misija ir izveidot godīgu, starptautisku, jo mūsu cilvēki ir izklīduši pa visām Eiropas valstīm, ja, uz klientiem fokusētu biznesu ilgtermiņā, ja, ar reāli strādājušiem produktiem, kas dod reālu efektu tūlītēji. Ja cilvēks 7 minūtēs redz, ka viņam ir izmaiņas un ir efekts, viņš saprot, ka ilgtermiņā viņam būs vēl lielāks efekts. Ja. Tas ir 100% legāls bizness ar milzīgu apgrozījumu, vienkārši duplicējuma sistēma un tas starptautiskais tirgus, tas kopā, es teiktu, tas visu maina. Ja. Tagad, teiksim, ja man jautā, kas ir jādara, lai pievienotos, ja, tad ir jāpiesakās uz izmēģināšanu un uz pārunām. Un tas, ko mēs pašlaik savā komandā cītīgi darām, ja, mēs organizējam savu komandu uz braucienu uz Vīni, kur Hoburgu pilī notiks 2 dienu Wellstar konference, ārkārtīgi elegantos un ekskluzīvos apstākļos. Katrs tur var piedalīties, vienalga, vai viņš ir tikko sācis, ja, un būt par šo dalībnieku Wellstar veiksmes stāstā visapkārt Eiropai. Un kas man vēl šeit patīk, kad mūsu tirgus ir uz paša sākuma. Tātad Wellstaram kopā ir 12 gadi, viņš ir pietiekoši sens, pietiekoši stabils un pārbaudīts. Bailes ir virzās 4 gadus, un mēs Latvijā esam tikai 1,5 gadu, un mūsu rokās ir Lietuvas un Austrumu tirgi, kas ir Krievija, Baltkrievija, Ukraina, kur mūsu cilvēki, kā saka, visiem ir kontakti, un tāpēc mēs tur redzam arī milzīgu attīstības ienākumus un visu pārējo. Paldies, Marita! Paldies par šo lielu iespēju. Man jāapsver doma, varbūt man vajag liftingu iegādāties. Tiešām bija interesanta ekskursija skaistumkopšanas pasaulē ar praktisku iespēju nopelnīt. Milzīgs tev paldies! Tad došu vārdu tagad nākamajam kolēģim. Jā, paldies, lūdzu. Tā, Ella. Čau! Sveiki visiem, un paldies, Edgar, ka tu uzaicināji. Tas ir ļoti jauki. Tā ir ļoti laba iespēja dzirdēt daudzpusīgu priekšstatu, un man ir patīkami, ka tu ļauj man runāt pēdējai. Jā, droši runā. Pār visu rezumēt, esmu priecīgi dzirdēt, ka tie cilvēki, kas šeit piedalās kā lektori, viņi dzīvo veselīgu dzīvesveidu, viņi dzīvo skaisti, un tam visam kā rozīnīte, jeb kā ķirsītis vēl ir, ja mēs pieminam finanses tēmu, kur es pārstāvu Austrijas apdrošināšanu, un es gribētu pateikt, ka ir liela atšķirība starp to, ko mēs līdz šim dzirdējām, un starp to, ko izdzirdēsim tagad beigās, un tā atšķirība ir tāda, ka mēs mācam cilvēkus netērēt un nelietot patēriņu sabiedrības paradumus, bet izdarīt savas izvēles kvalitatīvi un padomāt par to,
lai tajā brīdī, kad beigsies aktīvi ienākumi, lai cilvēkiem būtu finansiāls nodrošinājums, līdz ar to sabalansēt savu prieku tērēt, jo mēs mākam labi nopelnīt un labi arī visu naudu caur pirkstiem izlaist, bet mūsu uzdevums, manas kompānijas uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem daļu no suri grūti nopelnītās naudas arī kā vērtību saglabāt, lai tā pēc tam kalpotu turpmākajā dzīvē. Un es uzlikšu arī slaidus par kompāniju, kuras pārstāv, tad stādīšu uz priekšā. Mani sauc Hēla Milbreta Holma, esmu Aerolife Latvija ar ilgu pieredzi, 12 gadus pārstāvu šo Austrijas kompāniju. Un apakšā ekrāns, jā, paldies. Apakšā liekam ekrānu, un kompānija Aerolife ir ar saukli Together on the Top, un mūsu sadarbība ir starp kompāniju Aerolife un starp kompāniju Gravi, kas ir apdrošināšanas sabiedrība, kur mēs pārstāvam Latvijā. Un ir divi veidi, kā varētu strādāt. Viens veids, kā apdrošināšanas sabiedrība varētu atvērt šeit savus birojus, turēt algotus darbiniekus un maksāt fiksētos izdevumus, un par to beigās samaksātu klients. Bet ērtākais un efektīgākais veids, kad ir aģenta tīkls, un šajā gadījumā tas ir Aerolife Latvija, kur nav nekādu lieku fiksētu izdevumu, bet, ja ir reāli noslēgts darījums, tad apdrošināšanas sabiedrība pasaka paldies un adekvātu labu komisiju arī samaksā šiem aģentiem. Kādēļ man ir prieks, ka mēs varam pārstāvēt Austrijas sabiedrību Gravis īsumā ieskicējuši? Pirmkārt, tas ir ļoti prestižs bizness. Dibinājusi šo kompāniju ir Habsburgu dzimta. Marita tikko kā pieminēja, ka būs Vīnē un būs Habsburgu pilī, tad mēs tieši pārstāvam Austrijas apdrošināšanas sabiedrību Grave, kuru ir dibinājuši Habsburgi, Erzhercogs Johans, un tas ir noticis jau 1828. gadā. Iedomājieties, mūsu kompānija ir 189 gadu pieredze, un kompānija ir izaugusi no sākotnējā lieluma par ļoti lielu koncernu šobrīd jau. Mēs esam pieauguši līdz bilances vērtībai 9 miljārdi 450 miljoni. Tas ir ļoti liels kompānijas bilances apjoms. Un kas ir interesanti priekš Latvijas iedzīvotājiem, kur apsver, jo, protams, ka mēs neesam vienīga apdrošināšanas sabiedrība Latvijā. Ir daudz labas apdrošināšanas sabiedrības, un jūs noteikti arī veidojat savu uzkrājumu kaut kur, bet tā būtiskākā nianse, ka iegūstot Gravis polisi, jūsu kapitāls darbojas Austrijā un ir pakļauts Austrijas valsts uzraudzībai un Austrijas valsts kapitāla aizsardzībai, kas ir pilnā apjomā. Latvijā ir ierobežots apjoms, cik daudz apdrošināšanas klientiem Latvijas likums aizsargā apdrošināto aizsardzības fonds ir. Bet Austrijas savu atbildību nav limitējis. Līdz ar to visa tā summa, kuru mūsu klienti uzkrāja Austrijā, viņa visa kopumā ir aizsargāta. Un kas vēl ir atšķirīgs Austrijai un Latvijai, ka Austrijā ir obligāti apdrošināšanas sabiedrībām jādalās ar peļņu. Es domāju, ka tas ir tas, ko cilvēki grib, lai būtu taisnīga peļņas pārdali, un Gravis apdrošināšanas klienti saņem šo taisnīgo peļņas pārdali. Un tad parasti ir jautājums, bet ja jūs esat Austrijas apdrošināšanas sabiedrība, vai ir arī nodokļu atmaksa Latvijā? Un man ir labā ziņa, tā kā mēs esam Eiropas Savienībā visi kopā, tad iegādājoties Gravis polises, jūs tieši tāpat, ja jūs esat uzņēmums, tad jūs varat samazināt uzņēmumu ienākumu nodokli, ja jūs esat fiziska persona, tad jūs varat dabūt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksu no Latvijas valsts. Un par produktiem, kādus Gravi piedāvā, pamatā tie ir investīciju produkti. Tās ir dzīvības apdrošināšanas polises ar uzkrājumu. Jūs zināt, ir kasko nokti, kur jūs samaksājat un nekas nenotiek un nauda ir izmesta vējā. Tad šeit dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu ir princips tāds, ka jūs veidojat uzkrājumus sev, pakāpeniski veidojat iemaksas, bet vienlaikus jūsu mīļie vai jūsu ģimeni, jūsu bērni tā kā zem liela lietas var pasargāt gala summas apmērā un visu laiku var justies finansiāli droši. Noteikti ir cilvēki, kam ir vai nu kredīti, vai kam aug mazi bērni, vai kas varbūt pat ir vieni paši, un viņiem ir ļoti svarīgi izveidot sociālo garantiju.
Un vēl Graves polises ir ne tikai apdrošināšanas produkts, bet viņas rezultējas arī ar skaistu iznākumu, respektīvi beigās var saņemt šo uzkrājumu kā savu privāto pensiju. Un ja jūs lietosiet tos produktus, kas šodien tika uzskaitīti, es pilnīgi pieļauju, ka jūs esat tie cilvēki, kas mīl savu veselību un ka jūs dzīvosiet ilgi un, kas zina, varbūt jūs izvēlēsieties no Graves tieši mūža pensiju un Grave būs pārrēķinājusies vecuma aprēķinā, jo Latvijas iedzīvotāji noteikti dzīvos ilgāk nekā Grave to spēja noprognozēt. Kāpēc pievienoties mums? Tātad Eirolife Latvija oficiāli ir vienīgais Grave pārstāvis Latvijā, un pēc juridiskās definīcijas mēs esam iesaistītais apdrošināšanas aģents. Un noteikti tas iemesls, kāpēc varētu pievienoties, pirmkārt, tas ir legāls bizness. Par visu tiek nomaksāti nodokļi. Mierīgi naktīs var gulēt. Otrakārt, nav nekāda finanšu riska. Mārtiņš pieminēja, ka viņš ir ar lielu pieredzi uzņēmēju darbībā. Jebkurš uzņēmējs zina, ko tas nozīmē nopirkt kravu ar zemenēm vai ķiršiem, un ja kaut kas notiek un neizdodas pārdot, tad ir liela zaudējuma šeit. Finanšu riska nav sadarbojoties ar Eirolife Latviju, jo klients patiešo slēdz kontraktu ar Gravi. Mēs esam kā informatīvais kanāls, caur kuru šī informācija nonāk līdz klientam. Mēs palīdzam pēc tam visu līguma termiņu arī apkalpot līgumus, bet nav finanšu riska. Tātad atbildību uzņemās Austrijas valsts par šīm apdrošināšanas polisēm. Pakalpojums ir nepieciešams lielākai daļai Latvijas iedzīvotājs. Neteikšu visu, tāpēc, ka noteikti ir cilvēki, kur ir visi jau sakārtojuši, bet ļoti lielai daļai ir aktuāls jautājums, no kā dzīvos pensijas vecumā. Atalgojuma sistēma arī ir motivējoša, jo, protams, kad apdrošināšanas kontrakti viņi ir ar lielākām summām un attiecīgi ir attiecīgas komisijas. Un kas man ļoti patīk, ka ir iespēja veidot dinamisku karjeru un strādāt komandā. Man ir daudzu gadu garumā pieredze kā tulkam, kā juristam, konsultējot arī dažādus biznesus. Un, ja tu strādā viens pats, tad tu arī kā coach, es par tevi, Edgar, domāju, ja tu strādā kā coach, kā mentors, tad tavs laiks ir ierobežots tik stundas, cik tu vari dienā atvēlēt, tik arī tu atvēli šim darbam, tas arī ir viss. Bet ja tu strādā komandā, kā Marita pieminēja, tu sevi duplicē, respektīvi, tev ir iespēja iegūt pilnīgi citu grupas dinamiku un izdarīt daudz vairāk visiem kopā. Lai kļūtu par mūsu sadarbības partneri, lai varētu kļūt par Grave vēstnesi Latvijā, caur Eirolife Latviju, tad ir divi rekvizīti vajadzīgi. Viens loģiski ir jābūt lojālam kompānijai Grave. Jums ir tikai tādi cilvēki, kas ir izvēlējušies Gravi kā labu esam, var būt sadarbības partneri. Un otrs, tā kā tas ir finansu pakalpojums, ir vajadzīga atbilstoša apmācība. Un ir jāsagatavojas, ka tās būs 2 pilnas apmācību dienas no rīta līdz vakaram un ne Latvijā, kad sniedzam visu informāciju, lai cilvēki varētu kvalitatīvi visu izprast un tālāk iegūt certifikātu, lai varētu tālāk šo konsultāciju sniegt Latvijas iedzīvotājiem un ne tikai Latvijas iedzīvotājiem. Kā var sazināties? Pavisam vienkārši. Eirolife Latvija ir pieejams Rīgā, Gunāra Astras ielā 8B. Šeit ir Eirolife mājaslapa, ir Graves mājaslapa interesantiem. Ja kāds grib personīgi ar mani sazināties, lūk, ir mans telefona numurs un arī e-pasts. Es lietoju gan LinkedIn, gan Facebook varat sazināties. Man ir arī oficiālā Facebook lapa Hela Milbreta Homa Official. Esmu ļoti atvērta individuālām sarunām, esmu atvērta arī kolektīvi prezentēt, ja nepieciešams šo ideju. Un es ticu, ka atgriežoties pie tava sākotnējā teiktā, ja mēs izvēlamies sociāli atbildīgu konceptu, tad Latvijā nebūtu jārīko piketi par to, ka nav pensija. Ja šobrīd nopelnot 100 kaut kādu daļu, un teiksim 10. daļu, mēs varam atlikt savam nākotnes uzkrājumam, tad noteikti mēs to nākotnes Latviju izveidosim tādu, ka cilvēki neies piketēt, dodiet mums pensiju, bet tie būs cilvēki, kas varēs atbalstīt arī pārējos. Tāds ir mūsu koncepts un aicinām mūsu komandā. Jā, paldies.
Manuprāt, paldies tiešām lielisks stāsts. Es tev neatslēdzu, tu paliec kā īpašais viesis. Mums būs jāuztais īsts rezumējums. Un kas ir interesanti, es domāju, cilvēki, kas skatās, viņi redz, cik daudz dažādas ir tās iespējas, cik daudz dažādi biznesa projekti un cik daudz varbūt stereotipu mums ir par šo nosaukumu tīkla mārketings vai par šo biznesa konceptu. Un mēs saprotam, ka mēs esam visi nostīgi balti un pūkaini, ka tur nav nekas nelegāls tajā ko mēs šeit dzirdējām. Un tāpēc tās ir tās lietas, kā es arī ierosinu paskatīties uz apkārt un meklēt pašiem iespējas. Un mans mērķis arī tāds bija sapulcināt cilvēku, sapulcināt tīkla mārketinga profesionāļus un lai viņi izstāst, lai viņi prezentē sevi un lai cilvēki izvēlās un saprot, ka var darīt savādāk, var nopelnīt un mana loma visā šajā ir, es tad tālāk došu instrumentus, kā jums ir savas iestrādes, man ir cita pieeja, man ir unikāli resursi, kurus es tad nodošu tālāk tiem, kas pievienosies mūsu nodarbībām, kas sekos. Lūk, tad es turpināšu, un mums ir vēl viens viesis, Andreju es pieaicināšu, kurš ir tīkla mārketinga eksperts. Andrejs ir šobrīd atrodas. Andrej, kur tu atrodies šobrīd? Esmu Krētā, Grieķijā, ar ģimeni. Principā daru to diezgan bieži un daru to diezgan bieži tieši pateicoties tīkla mārketinga profesijai. Ja tu dos man laiku, tad, protams, es arī gribu teikt milzīgi paldies tev par to, ka tu sāc Latvijā apvienot nozars cilvēkus kaut kādā vienā kopīgā platformā, jo tas ļoti pietrūkst galvenokārt tāpēc, kad ir ārkārtīgi švaka izglītība visā šajā jomā. Un es pats neesmu nekāds baigais spečuks, droši vien arī mani gadi to saka, bet 6 gadu laikā esmu ļoti iemīlējis nozari. Gribu, protams, teikt, ka laikam es visā šajā stāstā pārstāvu vai nu Končitas bārdu, vai nu tās āžu kājas, jo nevienu kompāniju konkrēti priekšā nestādīšu, bet es kā vienu no savas dzīves vajadzībām pateicoties tam, ka kāds sāk izglītot ļoti nopietni, mani saskatīja to, ka vajag izglītot citus. Un es gribu tieši vērst to uzmanību cilvēkiem uz to, kad principā laikam ar tīkla mārketingu viss ir ārkārtīgi vienkārši, negluži kaimiņš kaimiņam un tā, bet tas pats svarīgākais, lieta numur 1, tas vienmēr būs produkts. Un tīkla mārketings pēdējā laikā ārkārtīgi transformējās pateicoties tam, ka ļoti attīstās tehnoloģijas, ja, un ja mēs paskatāmies, tad principā pēc tiem datiem, kurus es izpētījis, Avons ir vectētiņš visai tai padarīšanai ar tiem 120 gadu pieredzi, un faktiski tādi pēdējie 60 gadi ir tā visspilgtākā tīkla mārketinga attīstības fāze. Es gribētu teikt, ka tīkla mārketingu var iedalīt 3 pamatvirzienos, kas šobrīd ļoti spēcīgi dominē tirgu. Virziens numur 1 ir tiešā pārdošana. Un tas vienmēr būs saistīts ar produktiem, kuriem nav izteikts atkārtotais pirkums. Tīkla mārketings, tad tie būs vienmēr produkti, kuriem ir ikdienas patēriņš, tāpēc tik ļoti arī šīs dienas panelī bija pārstāvēti skaistumkopšana, wellness, ja, un pakalpojums, jo tās lietas, ko, ja cilvēks sāk lietot, iemīl, viņš sāk to darīt pilnīgi katru dienu. Un trešā lieta, tās ir finanšu piramīdas. Tās ir visādi zelta stieņi, visādi solījumi, kad kupiš biļetu v pačku, vīgriešu vada kačku, ja, un viss kaut kas tādā gadījumā. Un faktiski cilvēkiem, kas skatās tīkla mārketinga virzienā, numur 1 lieta, ko es ļoti iesaku izdarīt, ir pārbaudīt, vai kompānija, ar kur jūs taisties sadarboties, ir kādā no tiešās pārdošanas asociācijām. Eiropā tā ir Seldija, Amerikā tas ir DSA, ir World Federation of Direct Sales Association, kas ir arī, arī ļoti nozīmīga organizācija.
Un tā būtu pirmā pazīme, ka jūsu izvēlētā kompānija vispār tiek finansiāli analizēta. Tad, jo pateicoties tam, ka mēs tomēr attīstamies un pateicoties tam, ka tā nozara kļūst arvien pieprasītāka, ir pietiekoši spēcīga likumdošanas prasības, kas sāk to visu regulēt. Un šī brīža tā galvenā tendence ir tā, ka absolūti lielākajai daļai ienākumu ir jānāk no klientiem. Jo tas vecais tīkla mārketings bija starp tiem kaimiņiem, ja, ka tu tirgo iespēju, un, protams, ja tu esi ļoti labs pārdevējs, tad visbiežāk tu satirgo šo iespēju cilvēkiem, kas ir nedaudz vājāki par tevi, un tad tāpat kā tu normālajā klasiskajā biznesā, tu viņus tā kā sakrauj sev uz pleciem un godprātīgi kaut kur nes. Tas jaunais tīkla mārketings ir tad, kad uzņēmēji iesaist uzņēmējus, cilvēkus, kuriem ir lielāks redzējums un cilvēkus, kuri tiešām ir gatavi cīnīties paši visvairāk ar sevi, jo redz, tas tīkla mārketinga unikalitāte slēpjas vienā pamat nostājā, un tā ir tā struktūra. Šī struktūra paredz, ka mums nav priekšnieku, mums nav padoto un mums nav griestu. Un reti, kurš cilvēks vispār bez priekšnieka spēja normāli funkcionēt. Jo mēs esam lielākā daļa tomēr radīti tam, ka mums iedeva komandu, rakt no šejienes līdz turienei, nav problēma, eju roku. Ja? Un šeit tā uzņēmē darbība tagad pēkšņi tāda, ka tev parāda plānu, ka tu vari pelnīt, nezinu, dienā 500, pirmajā mēnesī 1000, tam pat īsti nav nozīmes cik, bet tev neviens nesaka jāroka no šejienes līdz turienei. Tev vienkārši saka, ka tu to vari izdarīt, un tas ir tas vislielākais iegūms, ko tīkla mārketings spēj dot, jo tā ir izglītība. Izglītība, kurā mēs katrs individuāli transformējamies par cilvēku, kurš grib no savas dzīves vairāk. Un es domāju, ka milzīgs paldies ir tieši tev par to, ka tu par to sāc runāt. Šis ir tāds pirmais rauns, un es ļoti ceru, ka mums ar laiku izdosies to kaut kādā veidā attīstīt, popularizēt un tiešām izglītot cilvēkus. Pats es ļoti cīnos par to, lai runātu tieši ar jauniešiem. Man ir izdevies nokļūt dažās augstskolās, kur jau es uzstājos lekciju pārstāvot nozari, lai arī, teikšu arī godīgi, es esmu korumpēts šī tavā sesijā, jo pusi no runātājiem es pazīstu personīgi, viņi ir bijuši ar mani saistīti vairāk vai mazāk tā vai šitā, ja, tā kā otru pusi vēl atliek iepazīt, bet goda vārds, es vienkārši ceļos un krītu par to, ko var darīt šī nozare. Un pēdējā lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga cilvēkiem, kuriem varbūt vairs īsti nerūp tikai finanses, tīkla mārketings, mīļie tautieši, ļauj eksportēt savas zināšanas. Un es domāju, ka Hanna ir milzīgs piemērs tam, kas notiek tad, ja tu sāc domāt bišķiņ plašāk. Ja? Ka tu nevis koncentrējies to, ka tavs biznes ir tavu pagalma omis, ja, teiksim, kur viens likts vārds faktiski izputina tavu biznesu, kas ļoti bieži notiek tieši Latvijas tirgu. Bet tas, ja tu mērķiecīgi strādā, ja tu mērķiecīgi komunicē, ja tu meklē izeju uz startautiskiem tirgiem, tad agri vai vēlu tavs biznes būs startautisks, jo mūsdienu mārketingā vairs neviens neskarās klāt produktam, neviens no viena neņem naudu rokās un neviens nevienam neko fiziski nepiegādā. Tas nozīmē, ka faktiski mēs esam tiešām tīkla mārketings, tomēr mārketings ir šī pārdošanas sadaļa. Mēs esam tas rupors, kurš paskaidro, apkalpo un faktiski iedomājamies ļoti vienkārši situāciju dēļ tā, ka mēs esam tā kā ļoti vienkārši produktu virzītāji, katram mūsu klientam ir savs personīgais klientu apkalpošanas menedžers. Un tas ir vislielākais trumpis pret visu to, kas notiek šobrīd online mārketingā, kas notiek klasiskajā mārketingā, ja, kur Klūnijs izliekās, ka viņam patīk tas, ko viņš dara, un viņam par to nesūdīgi maksās. Ja, tā kā mēs šo lietu mainām. Jā, problēma ir varbūt tanī, kad mēs esam pārāk aizrāvušies solīt vairāk, mēs esam pārāk aizrāvušies izcelt unikalitāti. Ja, tas īstenībā arī šodien bija mazliet jūtams, jo katrs nākošais ir nedaudz labāks par iepriekšējo. Ja, un mums ir jāiemācās tomēr skatīties uz lietām tādu ļoti vienkārši, ka tas var būt labs, tas var būt labs un arī tas var būt labs. Ja, bet vienkārši meklēt to, kas vislabāk atbilst katram personīgi no mums.
Liels paldies tev vēlreiz. Es tiešām ļoti īsi, mani kontakti ir pavisam vienkārši Facebookā ir lapa tīkla mārketings. Latviešu valodā 2 vārdi. Tas esmu es, un esmu gribu, lai arvien vairāk cilvēki iesaistās. Posto palīdz man veidot šo sabiedrību un principā rūpēties par to, ka mēs esam izglītoti. Jā, super. Tu varbūt vēl nepazūdi. Mums ir tālāk nosacīta diskusijas sadaļa. Man tiešām patīk tas koncepts, kā tu izskaidroji, jo man arī ilgu laiku tīkla mārketings likās končītā rāža kājām, bet tad, kad es sāku saprast un es sāku iedziļināties un normāls biznesa modelis cilvēkiem, kas grib darīt, kas grib nopelnīt un reizēm tikai pietrūks zināšana, reizēm pietrūks izpratnes, un mēs tulītās arī parunāsim, kas tad vēl pietrūks, kāpēc dažiem sanāk un kāpēc dažiem nesanāk. Tāds tas būtu rezumējums. Tā, draugi. Tad diskusija, jā, šī ir diskusija. Tad kādas ir priekšrocības, kolēģi? Šim konkrēti tīkla mārketingam pavisam īsti, Hela, tavuprāt? Tīkla mārketingam pirmkārt ir priekšrocība, ka tu vari izvēlēties to, kam tu tici, tās vērtības un sadarboties ar to kompāniju, ar kur tu vēlies sadarboties. Tas arī būtu tāpat kā ar darba attiecībām. Kas ir labi, ja tu esi disciplinēts cilvēks, mērķtiecīgs cilvēks, tad tu vari sevi realizēt ļoti pilnīgi. Ir problēma tad, ja, kā pieminēja Andrejs, ja tev vajag priekšnieku, piemēram, jo tīkla mārketingā nevar dot rīkojumu, tev būs jādara tā un tā, jo neviens jau nevienu nealgo. Visi cilvēki faktiski uz entuziasmu principu strādā, viņi tiek atalgot pateicoties savam darbam, un tā tad ir jābūt tam stipram iekšējam kodolam un labam komandas sadarbības modelim, lai cilvēks sev varētu labi realizēt tīkla mārketingā. Nevar uzaicināt uz entuziasmu pamatu un teikt, tagad ej pats, ir jādod to backup, jādod pietiekami daudz apmācības, lai cilvēks spētu to izdarīt. Un es domāju, ka, ja pacenšās, katrs var iedomāties, cik labas idejas izplatās no mutes mutē. Jūs nopirkāt garšīgas demeņas, pateicāt nākamam, tas pateica vēl nākamam. Īstenībā viss jau dzīvē tā notiek uz ieteikumu pamatu. Vienkārši, šis ir tas modelis. Labi. Iesim uz priekšu. Kādi tad ir trūkumi? Tu jau minēji par to, ka tev nav priekšnieka. To var uzskatīt par priekšrocību, bet to var uzskatīt arī par trūkumu cilvēkam, kurš ir pieredzis, kad viņam ir priekšnieks, vai ne? Tas ir trūkums noteikti. Ja cilvēks nevar piecelties no rīta un saplānot savu darbu pats, tad viņam rezultāti nebūs, jo, lai būtu rezultāts, ir jāaiziet līdz tam otram cilvēkam un ir viņam jāizstāst savu biznesa konceptu. Tas ir trūkums, ja cilvēkam trūkst pašmotivācijas. Celties un darīt. Labi. Jā, varbūt es no savas puses varu pateikt, ka nozares kopējais trūkums ir tāds, ka jebkurš cilvēks, kuram mēs iedodam šo iespēju, viņš faktiski vienas naktas laikā kļūst par uzņēmēju. Un tā, MLM trūkums ir tas, kad cilvēki sāk solīt vairāk nekā patiesībā var dabūt. Un viņi to dara tieši sākumā. Jo visi tie līderi, kurus mani nācies satikt un kuri tiešām izgājuši cauri tajiem pirmajiem 9 mēnešiem, kurā tur viss kaut kas ir noticis, gan augšup lēciens, gan bezdibenī kritiens, viņi agri vai vēl nomierinās un faktiski paliek ļoti reāli. Un tas lielais trūkums ir tāds, ka viņi ir vienlaicīgi ir priekšrocīgi, jo ja mēs sākam darīt lietas emocionāli, mēs jau gribam visiem to labāko. Un tad brīdī sākās tā problēma, ka tev nebūs jādara nekas, tu tikai pievienojies, tu jau rīt būsi bagāts. Un viss šitais tas stāsts, ja? Un tad ir šitā, loterija, ja teiksim, kad faktiski mēs pārvēršam ārkārtīgi vienkāršu sistēmu no fantastiskas iespējas par loterijas biļeti. Un es esmu pamanījis to, ka lielākā daļa cilvēku bieži vien grib izvilkt loterijas biļeti. Ir daudz vairāk to, kas ir gatavi nomest 100 eiro par to, ka nebūs jādara nekas, bet galā varēs izcelt 1000,
nekā to, kur ir gatavi nolikt 100 eiro, ja tu viņiem skaidri un gaiši priekšā saki, vecīgi, bet būs jāstrādā, bet tur ir desmitiem tūkstoši. Un tas ir tas lielais trūkums, jo viss jau sākās šeit. Jā, labi. Kam sanāk, draugi, kam sanāk tajā jūsu biznesā, jūsu biznesā vai vispār šajā virzienā? Kas ir tie cilvēki, kam sanāk? Tu man jautā? Piedod, jā, tev. Jā, es teiktu tā, lai sanāktu manā jomā, apdrošināšanas jomā, teikt tā cilvēkam ir jābūt pozitīvam, viņam ir jābūt apkārt pietiekam lielam cilvēku lokam, un viņam ir jābūt autoritātei, jo viena lieta ir, es nezinu, piemēram, kaut kādu mandeļu pienu garšīgu piedāvāt, ja? Draugs draugam piedāvās, bet lai finansu jomā tu aizietu pie kādu un izstāstīt, iegūt savu naudu Austrijā, tev ir jābūt labai reputācijai. Ja ir kaut kāda slikts backgrounds, cilvēki ar skepsi sāks skatīties uz visu kompāniju un nevēlti, lai strādātu mūsu kompānijā, ir vajadzīga arī sodāmības izziņa, tāpēc, ka cilvēkiem ir jābūt tīrai finansu pagātnē. Tātad mūsu skatījumā tā ir laba reputācija, ka ir autoritāte, viņiem labs paziņu loks un noteikti pozitīvisms, tāpēc, kad ir sarunas, kas sanāk un ir sarunas, kas nesanāk, tas tieši tāpat kā tenisā, kad ģeniāli tenisisti kā Ostapenko servē reizēm ir un reizēm nav, tas ir normāli, vienkārši ir jābūt pietiekam stipram, lai tam tiktu pāri. Labi. Tad otra galība, Andrej, kam nesanāk un kāpēc nesanāk? Nesanāk visbiežāk pārdevējiem. Tā ir mana pieredze. Jo tomēr tīkluma mārketings ir skolotāja biznesa. Tu iesāc kā skolnieks, tev ir šis tā saucamais sponsors, ko faktiski visi pieminēja, un tev ir jābūt spējīgam klausīties. Jo visi šitie kas visu zinu, visu protu, faktiski visbiežāk arī sadag. Un sadag tieši uz tā, kad mēs gribam, tas saucās tas instant gratification, bet mēs vēlamies rezultātu vakar. Ja mēs gribam nokačāt aplikāciju un faktiski jau tā, ka viņi ir gatavi ielogojoties, redzēt, kā man uz konta ir iekritusi pirmā nauda. Un te rodās tā lielākā problēma. Tā kā faktiski es teiktu, ka sanāk tiem, kas ir pietiekoši izcelkuši, lai noturētos, un nesanāk tiem, kas mēģina visu atrisināt tās pašas vienas nakts laikā. Tīkla mārketings nav sarežģīts, bet nav arī viegls no tā viedokļa, kad mēs visi kā viens sākam no 0 punktu. Šeit nav pilnīgi neviens cilvēks, kas ir atnācis ar kaut kādu bagāžu, un viņam jau ir, vai arī tev ir čins vai amats dēļ tā, ka tu pazīsti kādu, kurš pazīst kādu. Tā nav. Tu sāc no pilnīgas nulles, un tu sāc runāties, tu sāc komunicēt un tā tālāk. Labi. Kam sanāk, kādi ir pirmie soļi no cilvēkam? Viņš tagad noskatīsies mūsu ģeniālo raidījumu, un viņš izdomās, viņš tur atradīs telefonu numuru, bet kas viņu sagaida bez tās aplikācijas, ko tu minēji, ko viņš tur nokačās? Kas būs tas tajos pirmajos 9 mēnešos mazliet vēl kaut kādas iezīmētās? Andrej, jā, tev varbūt. Es teiktu tā, ka man ir ļoti veiksmīgi sanācis klausīties tādu amerikāņu speakeru kā Tim Stories, un viņš ļoti veiksmīgi salīdzināja jebkuru biznesa ideju ar šo grūtniecību, jo faktiski brīdis, kad tu paliki stāvoklī, nevienam nav īsti zināms, bet tas brīdis, kad tu apjaut, ka tevī kaut kas jau ir, tu sāc pamanīt tos, kuriem arī kaut kas jau ir. Un faktiski tas viss stāsti par to, ka visas grūtnieces zina, ka viņas tā arī ir, un tās sarunas un tās tēmas. Un tieši tas pats arī šeit ar to. Tā galvenā lieta droši vien ir pieņemt lēmumu, un tam lēmumam jābūt nevis tas, kad es pamēģināšu, bet visticamāk tomēr, kad es rakšu. Ja. Un latvieši saprot šo. Mēs esam ļoti strādāt griboši, varoši, ja, mēs esam ļoti darbspējīgi kā tauta, jo mēs vienmēr esam bijuši tā audzināti. Ja. Tā laikam problēma bišķi nitanī disciplīnā, ja, jo mēs esam iemācīti kaut kur tur bišķi sačkot, ja, tur kāds tur armijā pabijis, pasačkojas, ja, kāds tur vēl kaut kur, ja, bet tā pamatlieta tomēr ir lēmums
Un tad ir jāatver vaļā ausis un acis un jāklausās cilvēkos, nevis kuri runā skaļāk, bet kuriem ir rezultāts. Es ļoti noteikti saku to, ka tos, kas skaisti runā, viņi ir vajadzīgi, jo lielākā daļa vienkārši baidās publiski runāt, un man tas bija viens no vislielākajiem manas izaugsmas tiem starpsoļiem, jo ļoti ilgu laiku sākumā es vienkārši no tā ļoti raustījos. Bet tā galvenā lieta tomēr ir skatīties uz rezultātiem un komunicēt ar tiem, jo tie klusie ūdeņi bieži vien, un pat visbiežāk, ir daudz dziļāk par tiem, kur tur viss Niagāras ūdenskritums gāžās tev virsū, un es varu, un man būs. Tā kā tā. Lūk, droši vien, draugi, tad manas puses varbūt rezumējums, varbūt Hella ir kāds rezumējums par to, ko tu dzirdēji, ko tu sajūti šodien, kas ir tas. Man būs vēl nedaudz slaidi par sevi, kā teikt, izmantosim dienas stāvokli, bet rezumējums, draugi, no jūsu puses gan par šo ideju, gan rezumējums, kā tad tiem cilvēkiem tagad pieņem to lēmumu, kas ir tas, ko tad viņiem darīt rītdien pēc mūsu raidījuma noskatīšanās, Hella. Es vispirms gribētu izteikt atzinību Andrejam. Man ļoti patīk, ka Andrejs to visu rezumē ļoti dzīvi un ļoti precīzi un ļoti dziļi arī. Es gribētu teikt tā, ka vispirms cilvēks noteikti var sajust, kur ideja viņam patīk. Un tas, ja viņš ir izlēmis kaut ko darīt, tad vienkārši vajag iet uz priekšu, jo grūtniecība, ja viņa ir iesākusies, viņa ir jānes uz priekšu, tam bērnam ir jāļauj piedzimt. Pats muļķīgākais ir uzsākt darīt, un cilvēki izdzird jūsu ideju, un pēkšņi jūs izlemjat, nē, tas nav priekš manis, es aizēju. Bet aizkost tie ābolīši mētājās pilnu pasauli, vienkārši esiet gana pacietīgi, lai ļaujiet cilvēkam ar jūsu ideju nobriest, un pienāks brīdis, jūs atkal satiksieties, un būs jūsu sadarbība. Un vēl es gribētu pateikt, iztēlojieties sevi kā labas lidmašīnas kapteini. Ja jūs esat uz skrejceļu un to gāzes, kā to saucās, gāzes... Pedali, jā, rokture. Tad braukat uz priekšu. Priekš tam jums ir laba komanda apkārt, kas jums palīdzēs. Jebkurā no biznesiem ir labi, ja ir laba komanda. Un uz priekšu. Work for it, kā tu saki, strādājiet, lai tas būtu. Work for it. Un draugi, tad, kad jūs izlemjat, jums, draugi, vajadzēs prasmes, jums vajadzēs, jūs rīt būsiet uzņēmēji, un tad jums sākas lonkas, jūs nezināt, ko nozīmē uzņēmējs. Tas tā kā man iecēla kādreiz, es biju pārdevējs, man iecēla par pārdošanas vadītāju ar pirmdienu. Un es sapratu, vārds pirmdienu, man ir jauna vizītkarte. Jāsāk kaut ko darīt pa jaunam. Un tāpēc man ir aicinājums tiem cilvēkiem, kas vēlas apgūt prasmes, kas vēlas iemācīties komunicēt, kas vēlas izdarīt tā, lai klienti paši tevi atrod, lai klientu straumīt pie tevīm atnāk, lai tu daļai varētu arī strādāt no mājas, digitālajā laikmetā ir šīs milzīgās. Mēs šobrīd atrodamies katrs savā pasaules malā, un mēs esam tikušies, un mēs runājam par biznesu, un kāpēc gan to nevarētu darīt par produktu X, piemēram, vai vēl par kaut ko. Ja, un tā tas notiek, un šī ir online apmācības, un tāpēc strādāt no mājām, tā ir realitāte neatkarīgi no biznesa tava formāta. To tikai vajag pareizi izdarīt. Tu iemācies pastāstīt par sevi, par savu produktu. Jā, Andrej, komentārs. Es vienkārši gribu teikt to, ka to, ko tu saki, tas ir tik ļoti saistoši nozarei, jo faktiski, ja jūs paskatāties pasaules tendences, tad darba stundas paliek arvien mazākas. Faktiski arvien vairāk un vairāk kompānijas jau sāk pāriet uz tādu nepilnu nodarbinātību. Otrs jautājums, ko vienmēr sev jāizdod, cik ilgi kāds būs gatavs maksāt naudu cilvēkiem, kas neko smagāk par mobilo telefonu dienas laikā tā arī nepaceļ. Ja, jo tehnoloģijas laužās ir visā iekšā.
Un tādā brīdī šis te mājas biznes, kā mēs viņu saucam, bet īstenībā tas ir, tas arī īsti nav gluži pareizi, jo biznes tā ir domāšana, nevis vide laikam vai vieta, bet vienkārši šīs te tehnoloģiskās iespējas, kas ļauj tev būt startautiskam, kas ļauj tev būt dinamiskam, kas ļauj pelnīt naudu arī tad, kad tu guli vai tad, kad tu atpūties, tā ir tā nākotne. Un tas ir vienkārši tas, uz ko cilvēkiem ir ļoti jāpievērš uzmanība, jo varam izlikties, kā gribam, tehnoloģijas mūs agri vai vēlu ar kaut ko izskaudīs. Bet šī te individuāla attieksme, individuālā saskarsme, individuālie kontakti, viņi būs vērtīgāki par visu. Lieliski. Paldies. Un tas ir tas, ko mēs darīsim. Mēs paņemsim jaunās tehnoloģijas un ieliksim iekš sistēmas, kā izdarīt tā, lai klienti nāk pie tevis, lai tev nav šī briesmīgā misija iet tagad ar to savu produktu pie svešinieka un teikt, klau, draugs, kā būtu, ja tu nopirktu šo. Un tas ir tas droši vien, kas attur 99% cilvēku draugs nopērts no maniem lielisku produktu. Un to var izdarīt savādāk, un es parādīšu, kā mēs to darīsim. Un tad vienā brīdī tev nāk klienti. Tici vai nē, bet to var izdarīt tā. Tu esi tur iekšā, un tu izraksti čekus, un tu skaiti naudu, un tu dod lielisku produktu lieliskajiem cilvēkiem, kas stāv pie tevim rindā, un to visu var izdarīt. Vai ticat, draugi? Lūk, tad kas man te vēl bija? Jā, tad tie draugi, kas grib apgūt prasmes, šī ir šī saite, kur ir šī papildu informācija. Šeit ir mana mājaslapa, mans e-pasts, lai klienti nāktu rindā šeit, lai būtu šādi, vispirms ir jāizdara šādi. Tad jūs pielāgojieties šeit, piesakieties, mēs sākam pirmdien mācīties un milzīgs prieks par šo burvīgo ceturtdienas ballīti. Manuprāt, mums tas ir izdevies. Paldies, meitenes, paldies, puikas, paldies visiem, kas piedalījās Facebook Live, joprojām laikam viss notiek. Tad es atvedos, tiekamies pirmdien un mācamies. Un Krētā, lai tur viss izdodās. Ja? Paldies, Edgar! Jā, Atā. Atā.